Liels prieks, Anita, kad tu esi pievienojusies, piekritusi šim, nezinu, ne īsti izaicinājumam, droši vien patiešām iespējai vai neparunāt par dažādākām aktuālām tēmām, manuprāt. Vismaz es jau zinu, ka būs interesanta saruna. Mani sauc Danas Kara, un esmu psihologs, arī UDHS biedrības biedrs, un esmu jau novadījis vairākas šādas sarunas, un ar katru no šīm sarunām es patiešām pati jūtos daudz bagātāka, daudz labāk izprotu katru no speciālistiem un specialitātēm, jo, protams, kad man ar katru kaut kas asociējās, vai ne, man bija ļoti forša saruna ar ergoterapeiti, un man bija tā mana ideja, kas ir ergoterapeits un mani stereotipi, vai ne, vai ar fizioterapeitu, un runājot ar viņiem, mans skatījums uz šo profesiju kļuva daudz lielāks, un es tiešām ar tādu, kā saku, drošu sirdi varēšu ieteikt arī vecākiem, vai ne, nevis teikt, es nezinu, man liekas, kad vajag pie šī, bet neesmu īsti pārliecināta, vai tas ir viņu, tāpēc es gribēju arī parunāt ar tevīm, jo es visu kaut ko zinu par logopēdiem, par audiologopēdiem, bet es neesmu īsti pārliecināta, vai šīs manas zināšanas ir precīzas, vai tas ir viss, ko audiologopēdi dara, tikai to, kas ir manā galvā, ko es ar šo asociēju, vai ne? Un es ticu, ka ir daudz gan vecāki, gan ļoti iespējams arī pedagogi, piemēram, kas mūs klausās, vai citi speciālisti, vai ne, citi psihologi, vai citi, kas arī nezina līdz galam, kā tas ir, tāpēc es noteikti gribētu tā kā padarīt skaidrāku sabiedrībai, kas ir tas, ko dara audiologopēds, kas ir tas, ko dari tu, jo es saprotu, ka tu arī strādā bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, vai ne, līdz ar to es pieļauju, ka tu esi tāds multidisciplināras komandas arī loceklis, vai ne? Varēsim pastāstīt par to. Es beigšu vārīties, es parasti paņemu visu ēteru, tāpēc man ir nedaudz pašai sevi jāsabremzē. Anita, varbūt pastāsti par sevīm, kas tu esi, kāpēc audiologopēds, ko tu vispār dari? Man nu tā, esmu Anita Bromulte, un es esmu certificēts audiologopēds. Kā jau tu minēji, jā, es strādāju arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, un tā kā audiologopēds ir šī ārstniecības persona ar medicīnisko izglītību, tad tā viena no darba vietām man ir šī slimnīca. Otra mana puse, kur es nonācu, meklējot ar dažādām darba vietām, ir Rīgas 5. pamatskolā attīstības centrs, tātad izglītības iestāde. Un es uzskatu, ka man ir paveicies, jo tad, kad pie manis nāk slimnīcā un jautā dažādus jautājumus, tad man ir šī iespēja izteikties arī par kaut kādām lietām par izglītības jomu. Un laikam, kāpēc es izvēlējos to audiologopēdiju? Tāpēc, ka es bērnībā pati ļoti daudz slimoju. Es ļoti daudz braucu uz slimnīcu. Un es sapratu, kā tas ir, ka tev ir vajadzīga palīdzība. Un tad, kad bija jāizvēlās šī profesija, es visu kaut ko apskatīju, bet sapratu, ka griezt es nevienu negribu, ka man tomēr arī tās radošās lietas ir diezgan tuvas sirdī. Un izskatot visus piedāvājumus, tad es nonācu pie audiologopēdijas. Un tad jau, ja es nemaldos, šis ir 6. gads, kur es strādāju. Esmu strādājusi gan bērnārzos, gan skolā, vispārējā izglītībā, gan rehabilitācijas centros. Tā kā mans groziņš ar pieredzi un zināšanām ir diezgan liels. Man prieks, ka tu pieminēji arī 5. pamatskolu. Man šis vispār bija tāds jaunatklājums, ko man viena pedagoģa izstāstīja, vai ne, par to, ka mums ir dažas šīs skolas, kas ir arī attīstības centri, un līdz ar to viņas veido arī ļoti daudz pedagogiem, dažādākus bezmaksas papildus izglītības kursus, un tagad mēģinu arī sekot viņiem līdzi, lai varbūt kādā ielikt. Manuprāt, arī nesen, kā tur pasniedzu diezgan lielus, es nepaspēju, būtu noteikti aizgājusi.
Jā, kas arī ir ļoti liels resurss nākotnē, noteikti domāju arī šo kaut kādā mērā pareklamēt, jo es domāju, ka daudzi pedagogi nezina to, ka mums ir šādas fantastiskas vietas. Jā, jo mazliet arī varbūt par attīstības centriem, ja arī tev nav zināms, varbūt vēl kādam nav zināms. Attīstības centru šis mērķis ir piedāvāt palīdzību gan vecākiem, gan pedagogiem, gan speciālistiem, izglītot cilvēkus par kāda tad ir šī iekļaujošā izglītība, kas ir tas, ko mēs varam dot, kādi ir šie atbalsta pasākumi. Un tieši skolā, kur es strādāju, 5. pamatskola attīstības centrā, mums ir arī sadaļa konsultācijas, kur, piemēram, pedagogs vai speciālists var pieteikties pie konsultācijas, piemēram, pie manis, jo viņam ir konkrēti sarežģīts gadījums, ar kuru varbūt viņš netiek galā. Tas gan nav tādas nodarbības, pie kurām mēs, kā vecāki saka, es gribētu uz nodarbībām, man tagad tik un tik nodarbības. Nē, bet tas ir tāds kā kopīgs, es neteiktu kā supervīzija, bet kā vieta, kur atnāk pēc padoma, vai, ja tas, piemēram, mums ir bijušas sadarbības arī ar abaterapeitiem, kur abaterapeits nāk kopā ar bērnu, un tad mēs strādājam un kopā lemjam, kāds tad būtu šis labākais komunikācijas veids bērnam. Un citreiz man nāk bērni, kuriem ir tieši ļoti liels grūtības skolā, gan ar lasīt prasmi, un viņiem arī citreiz ir UDHS kopā, kad skolotājs saka, ka mēs neko nevaram darīt, mainiet programmu, vecāks ir izmisumā. Un tad mēs skatāmies, ko tad es varu ieteikt un ko pats bērns man var pateikt, jo viņi brīnišķīgi zina bieži, kas viņiem pašiem ir vajadzīgs. Vai tas ir šīs skolas ietvaros, vai es, piemēram, arī varu vērsties? Jo mājaslapā ir ļoti skaista sadaļa, kur ir šīs konsultācijas, un konsultācijas ir iespējams gan pie speciālajiem pedagogiem, kas, man liekas, ir ļoti noderīgi skatoties uz Latvijas iedzīvotājiem. Visiem Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties. Protams, vietu skaitiņš mums ir ierobežots, bet iespējas ir. Iespējas ir, un, kā es saku, ir jānāk ar konkrētiem jautājumiem, un jāuzdod ir pat šķietami muļķīgākie jautājumi, jo citreiz mēs kopā saprotam, ka mēs varbūt nesaprotam, mums ir jārisina, bet citreiz varbūt šis jautājums nav mums tik muļķīgs, un viņi var atrisināt. Tā kā visiem ir iespēja apskatīties un pieteikties, ko katrs speciālists piedāvā. Super, pirmās 5 minūtes, un es jau jūtos iegūst tik daudz informācijas, jo es tiešām sāku aptvert, kas ir tie attīstības centri, un ka viņi piedāvā tiešām šos webinārus, un sāku sakot līdz, kurus vēl varētu pieteikties, piedalīties, informāciju uzzināt, bet šis ir vispār super konsultācijas pie speciālistiem, arī vecākiem un citiem speciālistiem. Par šo noteikti taps ieraksts Facebookā, tad beidzies būs lielāka piekrišana. Arī jūs. Par mācībām kā tādām, jā, mācības parasti tiek organizētas vispārējo skolu skolotājiem vai darbiniekiem. Tie varbūt arī atbalsta komandas speciālisti. Un šajā gadā mums bija pašlaik lekcijas tieši par lasīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumiem un lasīt, protams, attīstību tieši konkrētajā mācību jomā. Izklausās vienkārši visām skolām vajadzīgi kursi. Par to mēs arī noteikti parunāsim, jo mēs jau telefonu sarunā vienojāmies, vai ne, ka mēs izmantojam vienu un to pašu metodi priekš lasīt prasmes, kas būtībā, es uzskatu, ka katrā skolā vajadzētu būt kādam speciālistam vai nekam, kam ir šis, bet es redzu, ka diemžēl nav. Bet par to noteikti parunāsim. Vai tu vari nedaudz ieskicēt, kas īsti ir audiologopēds un varbūt tā nedaudz ar ko un kā atšķirās logopēds no audiologopēda? Saprotu, ka logopēdam nav tas ārstnieciskais apakšā, bet vai ir vēl kaut kādas būtiskas atšķirības? Tad, ja vecāks domā, hei, man vajag kaut kādu ar valodu palīdzību, kur tad man vērsties pie logopēda vai pie audiologopēda? Vai ir atšķirība vai tīri, jā, tā kā varbūt ieskicēt, kad pietiks ar logopēdu un kad vajadzēs audiologopēdu? Atšķirība noteikti ir arī vēsturiski, jo vēsturiski tad logopēdi sākotnēji veidojās vairāk no šīs pedagoģiskās puses, un audiologopēdi tad nāca no zviedru puses, kur bija šī medicīna iekšā. Un es domāju, ka, ja mēs tā salīdzinām šīs divas profesijas, daudziem iespējams ir šis mulsums, bet tā vienkārši
uzskatām, pasakot, logopēdiem ir zināšanas arī par medicīnu, bet varbūt padziļinātāk viņi noteikti būs stiprāki par mums kaut kādos skaņu izrunas traucējumos plānošanā, kas saistīts ar mācību procesu, tādas, kas ir šīs akadēmiskās prasmes. Un tad audiologopēds, mēs kā logopēdi arī strādājam pie šīs valodas, runas attīstības. Mēs varam strādāt ar balsi, ar balss traucējumiem. Mēs šo visu varam darīt, bet ja tā ir, piemēram, slimnīca, ja tā ir nodaļa, kur mums ir, piemēram, pēc insulta pacienti, tad pārsvarā to dara audiologopēds. Jo šī ir ārstniecības manipulācijas. Es zinu, ka tagad logopēdi ir arī uzsākuši runu par šo certifikāciju, ka certificēts, piemēram, logopēds var strādāt arī poliklinikās un piedāvāt šo pakalpojumu, kas it kā ir zem medicīnas iestādes. Un tāpat arī audiologopēds arī var strādāt izglītības iestādē, bet es nezinu, vai viņi ir pavisam mainījuši, jo kādreiz bija jāaiziet pedagoģisko stundu kursus, vismaz, lai tu vari strādāt pedagoģijas iestādēs. Skolās pirms dažiem gadiem viņu atcēla, bet par bērndārziem es nepateikšu, vai viņš ir obligāts tieši ar pedagoģisko izglītību, jo mums kursu šajā... Kad mēs ejam kursus, mums māca gan šo pedagoģijas daļu, gan šo izglītības daļu visiem. Bet tur ir tās nianses, kā mums atšķirās kursi. Ja es ieteiktu, kā izvēlēties speciālistus, varbūt skatieties pēc tā, kur katrs speciālists specializējās. Jo var būt brīnišķīgs logopēds, kurš ir ieinteresēts par medicīniskām manipulācijām, un viņš var strādāt poliklinikā, viņš var būt lielisks speciālists savā nozarē. Un varbūt audiologopēds, kurš varbūt ir strādājis ar skaņu izrunu, un tas ir viņa prieks un lepnums, un viņš tātad specializēsies šajā jomā. Es vairāk noslēgtos uz šo specializāciju, un es domāju, ka mums arī kā speciālistiem ir jābūt gana drosmīgiem vecākam pateikt, šeit beidzās mana kompetence. Tieši pirms šīs mūsu sarunas man bija supervīzija, un es teicu, ar katru speciālistu, ar ko es vadu šīs sarunas, es dzirdu šos vārdus, kad ir ļoti labi, ja speciālists apzinās savas kompetences un netērē vai ne klienta laiku pa tukšo, ja viņš zina, ka viņš nevarēs līdz galam palīdzēt. Jā, tā ir, jo, piemēram, logopēds var iesākt ļoti labu darbu, piemēram, pirmskolas izglītības iestādē ar valodas attīstību, bet ja viņš jūt, ka viņš strādā, piemēram, pusgadu, gadu, un tomēr šī valoda neattīstās tā, kā vajadzētu, un mēs sākam pamanīt varbūt kaut kādas cita veida grūtības vai sakodiena izmaiņas, un šis speciālists nespecializējās šajās, piemēram, ja sakodiena grūtības, mums var radīt atkal mēles nepareizu stāvokli, kur mums var būt elpošanas traucējumi, mēs nepareizi varam elpot, kas īstenībā ļoti svarīgi visiem, kuriem ir bērni ar UDHS vai cilvēkiem, kuriem ir UDHS, ja mēs pamanām mutes elpošanu, jo ir tāda apakšnozara šai arī audiologopēdijai miofunkcionālā terapija, kas strādā tieši mēles stāvokļa, kur mēs arī skatāmies šo elpošanu, jo ja cilvēks ikdienā elpo caur muti, tad viņš nesaņem tik kvalitatīvu un daudz labu skābekli, kā mums vajadzētu. Un tas var pastiprināt šos UDHS simptomus. Un ja mēs mazinām bērnam, piemēram, šo mutes elpošanu, viņš sāk elpot kvalitatīvāk miega laikā, tad pētījumi ir pierādījuši, ka šie simptomi var mazināties, jo bērns labāk atpūšās miega laikā. Un tāpēc arī mēs esam varbūt tik svarīga specialitāte, kad es vecākiem, tad, kad man atnāk bērns ar UDHS, es viņiem prasu, kā viņš elpo un viņi apmulst. Mēs taču pie jums nerācām tāpēc. Jā, interesanti. Es tieši šodien vēl strādāju pie atzinuma, rakstīju pamatinformāciju par bērnu, kur šis bija minēts, ka bērns apmeklē miofunkcionālo speciālistu, viņam nepārtraukti muti ir vaļā, viņi tiek līmēti ciet savādāk, viņi visu laiku ir vaļā un tagad man šo stāsti un izrādās, ka tam ir saistība arī ar UDHS, ja būtībā UDHS gadījumā šis ir gana bieža parādība. Tad šo arī varētu anamnezē tagad jautāt, kā jūsu bērni elpo. Ļoti interesanti. Nu, redzi, 10 minūtes, 15, un man jau ir sakrājušās jau zināšanas. Super. Tā.
Bet tad būtībā es saprotu, jo es, piemēram, kad rakstu atzinumus, es parasti rakstu ieteikumus, un ja es redzu, ka bērnam ir grūtības ar lasīt prasmi, rakstīt prasmi vai kaut kādā mērā ar valodu, tad es rakstu, iesaku konsultēties ar audiologopēdu, bet tad es droši varu likt arī šo svītriņu audiologopēds, logopēds, jo būtībā viss ir atkarīgs tiešām no tā, kam specializējās, nav tā, kad okay. Tad ir labi. Nu, redz, mēs jau pāris reizītes pieskārāmies, un ņemot vērā, ka tu zini, kur tu esi uzaicināta, tu jau esi pieminējis vai ne šo mistisko 4 burtu kombināciju UDHS. Varbūt gluži tā kā tu tikko pastāstīji par to, ka bērniem ar UDHS ir tendence biežāk elpot pa muti vai ne, un no turienes ļoti iespējams arī šīs miega traucējuma apnoja vai ne, un visas tās lietas. Kas ir varbūt vēl tas, ar ko tu saskaries ikdienā, tad, ja tu redzi bērnus ar UDHS? Nu, par mācīšanās traucējumiem varbūt parunāsim vēl atsevišķi, bet kas ir tās galvenās sūdzības, ko tu vēl redzi varbūt šiem bērniem? Agrīni tā noteikti var būt valodas attīstības aizkavēšanās, bet ne tādā jomā, ka viņam varbūt būtu zem šis pasīvais vārdu krājums, bet man vecāki bieži saka, viņš man visu saprot, viņš visu dara, bet tad, kad viņam jārunā, viņš neko man nesaka, vai viņš runā par konkrētiem vārdiem, vai ir vārdi, kas viņam pēkšņi pazūd un viņš pazaudē savu domu. Viņi varētu būt tādi, kā mēs sakam, neuzmanīgāki, kad šķiet agrīnajā procesā tā valodas attīstības aizkavēšanās. Un, kā jau tu minēji, diemžēl arī no lasīšanas mēs nekur neizpaliksim. Un es zinu, ka tu bija jautājis par šo skaņu izrunu un par to, vai tas ietekmē, jo bērniem, protams, arī bez UDHS, bet arī ar šo diagnozi varbūt šie skaņu izrunas traucējumi. Tieši šī konkrētai pacientu grupai šie traucējumi varētu rasties tāpēc, ka ir apgrūtināti, piemēram, skaņu uztvere. Bet nevis tāpēc, ka mēs nevaram ar ausi dzirdēt. Ausī viss ir kārtībā, bet tajā brīdī, kad, piemēram, mamma man stāsta, kad kur ir zaļš zaķītis, es nekoncentrējos uz to vārdu, jo mana uzmanība bija pavisam kaut kur citur, un līdz ar to gan valodas, gan skaņu šī attīstība var aizkavēties tikai tāpēc, ka šie bērni jau agrīni nespēja tik ļoti pievērsties tai uzmanībai, kad viņam nav, kad es neesmu priekšā, kad sarkana bumba nav priekšā, tad man par viņu ir grūti domāt, un ja mēs ejam garām un stāstam, tad varbūt šiem bērniem ir šādas grūtības, tāpēc, ka viņiem ir nepieciešams nedaudz citādāk šis apmācības veids. Jo es patiešām savā praksē redzu arī to, ko tu saki, ka ir tās skaņu izrunas grūtības, un dažreiz runājot jau ar pašiem bērniem, man rodas iespējas ne visiem, bet tiem, kas ir tādi ļoti aktīvi, kad viņu domas skrien ātrāk nekā viņu mute, un tad, kad viņi saka to teikumu, visdrīzāk kaut kāda daļa vārdu tiek izlaista, tāpēc, ka viņš nepaspēja nemaz visus pateikt, un tad beigās sanāk tāds neloģisks teikums, jo es redzu, ka verbālā izpratne ir ļoti augstā līmenī, piemēram, ja skatos intelekta testu, bet tad, kad es ar viņu runāju, tad man brīžiem ir tāda sajūta, ka teikumā iztrūkst pāris tādi mazie vārdiņi vai vēl kaut kas, jo viņš tik ātri mēģina izstāstīt. Jā, un viņi citreiz pārdzīvo, ko es esmu pamanījis, ka viņi nāk pie manis uz šiem pārbaudēm lasīt, protams, ļoti pārdzīvo, ka viņam neļauj izstāstīt, ka viņam neļauj runāt, jo ir tas brīdis, kad, piemēram, viņš jau varbūt ir jau skolas vecumā vai pirms skola, un tad viņam ir šī valoda palaidusies, un viņš beidzot var runāt, viņš var runāt daudz. Varbūt viņš nevienu visu vēl precīzi pasaka, bet viņš var runāt daudz. Viņš tiešām arī, kā tu saki, tās domas iet pa priekšu, un tās domas ir tik daudz, un viņam jāpaspēj viņas ir pateikt. Un jau domājot par šo, pāanalizējot, kāds ir tas mūsu mācību process ikdienā, šie bērni varētu diezgan ciest. Jo viņiem tomēr šī iekšējā pasaulē bieži vien ir ļoti plaša, un viņi vēlas diskutēt, viņi vēlas izstāstīt savu viedokli, un tieši izstāstīt, nevis likt to uz papīra vai kādā citā veidā. Bet pie ieteikuma es nezinu, vai tas pedagogiem, protams, vai kāds ņemš to vērā, vai ne par to, ka, ja mēs redzam, ka bērns labāk izsakās mutiski nekā rakstiski, ka mēs kaut kādā veidā viņam ļaujam
ļaujam šo darīt. Un šobrīd ir tik daudz veidi, kā to var izdarīt, vai ne? Ieraksta sistēmas, WhatsApp ziņas, diktafons, jā, un tam līdzīgi. Un par to iepriekšējo, starp citu, ko teicu, arī bija piefiksējusi, kad šiem bērniem, kad atverās, viņi var runāt, un tad, ja es saku, jā, ļoti labi, mums jāiet pie nākamā uzdevuma, un es redzu, ka viņi sāk uzvilkties, tad tas, ko es viņiem mēģinu teikt, ir, ok, es redzu, ka šis tev ir ļoti svarīgi, kā būtu, ja mēs pabeigšu to uzdevumu, tad tu man izstāstīsi pēc tam. Viņi nekad pēc tam neizstāsta, jo viņi ir aizmirsuši, jo viņiem bija tas svarīgi tikai tajā sekundē, pēc 10 minūtēm tā doma ir prom un arī tās dusmas, ka dažreiz vienkārši tāds, ok, es zinu, mēs šitam atgriezīsimies, ka tu pasaki, kad tev būs tā iespēja. Tā ir, jo vēl viens no maniem trikiem ir, ko esmu pamanījis, kad šie bērni, viņi, īpaši, ja viņi jau ir 2., 3. klase un uz augšu, viņi ir pieraduši to, ka viņam ļoti daudz aizrāda. Un tad, kad viņš ienāk, piemēram, pie manis slimnīcā, uz izpēti mums ir viena reize, kad tikties, un es esmu sliktā tante. Bet, lai es nebūtu sliktā tante, man ir kabinets ar ļoti daudz sensorējām mantām. Man ir visādi veida popiti, man ir fridžeti, man ir visādas lielas bumbas, ko var staipīt, ko vien var iedomāties, visādas šaujoši dinozauri. Un tas, kā es ar šiem bērniem viņu ieraugu, es saku, tu sākumā pastaigājies, atrodi kaut ko, kas tev tā kā patīk, un es ar mammu parunāšu. Pirmās 5 minūtes mēs parunājam ar mammu, un tad jau tas bērns ir atvēries, viņam ir tā viņa manta, un tajos brīžos, kad tu saki, ka viņam ir grūti, tad es jau redzu, ka viņš dara to mantu, ka viņš nevar izturēt, viņš zina, ka viņam ir tā kā, jādara man uzdevumi, bet šīs sensorās mantas, šī atbrīvošanās ir tas, kas palīdz un arī palīdzētu skolā. Jo viņam ir grūti nosēdēt, viņam ir no viņa sagaida, ka viņš sēdēs. Bet ja man ir manta, ar kuru es varu sev kaut ko foršu uztaisīt, es varu kaut vai paskatīties, man nav garlaicīgi, tas ir kaut kas viņiem mazina to iekšējo stresu. Man ir prieks, ka tu šo piemini un saki, es tiešām ceru, ka šo klausīsies arī pedagogi, jo es vadu lekcijas arī skolās un pedagogiem, un par šo tiešām ir diezgan daudz diskusijas. Vienmēr ņemu savu lielo kasti ar sensorajām mantām līdzi un padodu par riņķi, lai pedagogiem ir iespēja izmīcīt, un tad ir tādi, kas neko nesaka, tad ir tādi, kas, jā, štāds mums arī vajag, un tad ir liela daļa, vai ne? Bet kā tad būs? Tagad visi gribēs spēlēties, un saka, tas nav spēļmans. Protams, tad, ja mums parādīsies jauna kaste klasē, visi gribēs pačamdīt, visi gribēs pieskarties, visi gribēs izstaipīt. Bet pēc kādas nedēļas, kad tā novitāte jau būs beigusies, vai ne, viņas izmantos tikai tie bērni, kam tas palīdz, jo neviens bērns negribēs saņemt sliktāku atzīmi tikai tāpēc, ka viņš kaut ko tādu dara, vai no tad mēs varam redzēt, kuram bērnam to vajag, un ļoti bieži tādas var vajadzēt arī ne tikai bērniem, kam ir diagnoze, vai ne, bet nediagnosticētiem, vai vienkārši bērniem, kam ir kaut kādas sensorās vajadzības vai, aktivitāte. Jo šis, man liekas, arī, ja tu saki, ka mums ir vesela kaste ar sensorajām mantām, runājot par iekļaujošo izglītību, vai nav forši, ka es bērns, piemēram, kuram ir viss kārtībā, izdaru ātrāk darbu, un es varu saņemt sensoru mantu, un, piemēram, pasēdēt, vai es esmu apdāvināts bērns, ka man arī ir iespēja sevi apbalvot ar kaut ko, un ja mēs palaižam, es nezinu, tas noteikti neprasīs ļoti daudz, bet ja tas pat prasītu 20 minūtes no 1 stundas, lai mēs palaistu apkārt un iepazītos, un tas arī mazinās to stigmu par to bērnu, kurš tagad rekur muļķītis sēž. Mēs visi izmēģinām, ka sensorās mantas ir foršas. Mēs pieaugušie zinām. Mēs arī speciālisti, mums ir sava mīļākā sensorā manta, kad ir bijusi gara diena, vienkārši paņem un viņu ņurci. Un tas mazinās to, ka rekur ir viens, kurš izlec, un viņam rekur ir tā manta, bet man ir iespēja pamēģināt, un es zinu, ka tam klases biedram šī manta palīdz, piemēram, nomierināties. Un tas ir pilnīgi normāli, un mums visiem ir iespēja. Nevajag varbūt visu laiku izcelt tikai to vienu, kur viņam atkal ir kaut kas. Jo mums jau, ko es vienmēr saku, ka tu pasniedz pedagogiem, man varbūt šī ir mazliet sāpīga tēma, kā cilvēkam, kas bieži rakstā atzinumus un rekomendācijas un stāsta par individuālās izglītības apgūves plāniem, ka šiem bērniem, gan kuram ir UDHS, gan lasīšanas grūtības, mums ir jāiedod viņam šī kastīte, lai viņš var mēģināt pietuvināties bērnam, kuram nav šo grūtību. Mēs nedodam to kastīti bērnam, kuram pilnīgi viss ir normāli, kā saka, viņam to nevajag. Viņam tas ir nevajag.
garlaicīgi. Jā, viņam būs interesi ieskatīties. Mēs visi interesējamies par jaunām lietām dzīvē. Bet šim bērnam tas tiešām ir nepieciešams, lai viņš būtu ar šo iespēju sasniegt tos labākus rezultātus. Tāpēc, vadot šīs lekcijas, esmu sapratusi, ka tas galvenais uzdevums, uz ko es cenšos fokusēties, bet droši vien, kas nav vieglākais, ir tā domāšanas maiņa šiem pedagogiem, vai ne? Jo dažreiz ir šie teksti. Viss jau labi, tas, ko jūs man stāstat, vai ne, bet man ir 15 gadu pedagoga pieredze. Un tad tur viss arī beidzās, vai ne? Tātad, ja tev ir 15 gadu pedagoga pieredze, tas nozīmē, ka tev nekas vairāk nav jāmācās, jo ir jau labs tas teiciens, vai ne? Jo vairāk mēs mācāmies, jo vairāk mēs saprotam, cik daudz mums vēl patiesībā ir jāmācās. Tā kā, vismaz tas, ko es par vecākiem saku, pirmajās klasēs, vai ne, foršs klases audzinātājs, tāds iekļaujošs, saprotošs ir puse no uzvaras. Tad arī būs labāki panākumi jebkuram bērnam, gan tos, kurus vajag iekļaut, gan tos, kurus nevajag iekļaut. Ja pieaugušais grib palīdzēt, tad viņš atradīs veidus, kā to darīt, un ja negrib, tad viss to arī noteikti. Tā ir. Jā. Reim, mēs jau pieskārāmies arī šiem lasīšanas traucējumiem, un tu arī norādi, vai ne, ka tu specializējies tieši lasīšanas traucējumu gan diagnostikā, gan atbalstā. Varbūt pastāsti vairāk par to, gan kopumā, gan arī varbūt sasaistot ar UDHS, jo bērniem ar UDHS gan bieži vien var būt lasīšanas traucējumi, vai ne? Mēs skatāmies, ka tā komorbiditāte ir diezgan liela, un gribēju vakar, starp citu, padalīties, tieši lasīju vienu rakstu par disleksiju, ka īstenībā ir atklāti 46, 7, man liekas, kaut kādi gēni, kas pārklājās UDHS ar disleksiju, kas pat paredz, ka UDHS ir daudz līdzīgāks mācīšanās traucējumiem kā neirālās, tā kā pārējie neirālās attīstības grupai, piemēram, autiskā spektra traucējumiem un tā. Un likās tāds, jāpadalās ar Aneti. Droši padalies, es gaidīšu. Jā, par lasīšanas traucējumiem ir tā, ka tad, kad es sāku strādāt vispār izglītojošā skolā, es sapratu, cik īstenībā ļoti daudz bērniem ir šīs grūtības ar lasīšanu un šo tekstu izpratni. Un tad es sapratu, ka man ir jāpamācās. Un tad es aizgāju mācīties šo lasītprasmes novērtēšanas testu, kas ir Akadēns TM, Dibels Next, ko tu jau arī izmanto. Un pašlaik tas ir Latvijā vienīgais šis adaptētais lasītprasmes tests. Un viņš izvērtē to bērna spēju, tiem, kas varbūt nezina, šo spēju, ko tad bērns attiecīgā vecuma posmā atbilstoši var, vai viņš var nosaukt skaņas, kā viņš var izlasīt, cik tad šis lasījums ir precīzs, un tad saliekot, kā es saku, vecākam visu tabuliņā, mēs redzam to, kā varbūt šīs prasmes ir vidējam bērnam, un kur tad ir tas, kur mums ir jāpastrādā, un kur mums ir nepieciešama šī palīdzība. Bet šis tests ir tādiem lasīšanas grūtību varbūt atrašanai. Bet es uzreiz arī gribu teikt visiem, kas cer, ka šis tests ir brīnuma tests, un viņš visu izdarīs un tagad pavērsies plašā pasaulē, mēs atteiksimies no šīm grūtībām. Nē, tā ir tikai diagnostika. Mums tas pasaka, kur ir šī grūtība, un tālāk jau mums ir jāiet un jāskatās ļoti daudz pašiem. Jo tāpat arī ar disleksiju nekur pasaulē nav viens disleksijas noteikšanas tests. Tāpat kā ar cilvēkiem, kuriem varbūt ir autiskā spektra traucējumi, kur, kā parasti saka, cik autiskā spektra cilvēki, tik arī pazīmes. Un tā arī ir ar šiem disleksijas bērniem un arī pieaugušiem, jo viņi izaug un, diemžēl, disleksija nepāriet 18 gadu vecumā. Viņa nāk līdz visa mūža garumā. Un ir ļoti labi jāprot klausīties bērnā, un viņi izstāsta. Es bieži sāku jautājumu, pastāst, kas notiek tad, kad tu lasi. Kas notiek tad, kad es tev iedodu, piemēram, es nolieku priekšā šo tekstu, kas notiek tavā galvā vai ar tavām acīm, jo es nekad neredzēšu to, ko redzi tu. Un viņi man sāk stāstīt. Citi, es neko negribu lasīt, man tur nekas nesāp. Citi man saka, es nevaru izlasīt, vai man burtiņi dejo. Ir bērni, kas man teikuši, man tur tie punktiņi skrien pa virsu, es nevaru izturēt. Es saku, punktiņi? Jā, taču visiem tie punktiņi skrien. Un šim bērnam bija
15 gadi. 15 gadi, tas jau varētu būt 9. klase. Un cik ilgi viņš ir bijis ar šiem punktiņiem un domā, ka visiem tā ir un viņam vienīgajam ir grūti. Un es viņam saku, bet tu zini, ka visiem nav tie punktiņi priekšā. Viņš bija tik šokēts. Viņš saka, kā nav? Bet taču ir visiem. Saku, nē, nav visiem. Un šis ir tas, kad mums ir jāmāk atpazīt. Un bieži vien arī, kas varbūt ir grūti saprast, kāpēc es ļoti arī priecājos, ja ir klīniskais psihologs, kas sadarbojas, ja man ir šī intelekta izpēte. Jo bieži vien arī skolotājiem ir grūti saprast, tas teksts ir parasti tāds, viņš taču ir normāls. Ko jūs tur gribat normālam bērnam, tagad, lai es dodu kaut kādus tur špikerus? Bet tie nav špikeri, tā ir atgādne, jo viņš nevar atcerēties šo rakstīto tekstu. Šī ir atgādne tāpēc, ka tad, kad viņš skatās uz tiem cipariem, viņi kustās bišķiņu, viņš nevar atcerēties to tekstu. Viņš nevar atcerēties formulu, kuru viņam ir jālieto. Viņš aizmirst, kas viņam bija jādara, un viņam tāpēc tā formula ir priekšā, tāpēc, ka viņš ar savu uzmanības noturību vienkārši cilvēks nevar tik ilgi koncentrēties nevienai lietai, jo varbūt putns aizlidoja gar logu, un viņš aizmirst pusi no tā, ko jau viņš bija izdomājis, kas viņam jāliek. Atvainīgs. Jā. Droši tāds pats stāsts kā par tām sensorajām mantām. Tur ir vajadzīga tā sapratne, kāpēc. Dažreiz man arī raksta no izglītības iestādēm pieteikumu lekcijām. Viņi saka, mums to teoriju īsti nevajag. Mums tā kā to praksi, tos praktiskos ieteikumus mums vajag. Es saku, tad, ja jūs neizpratīsiet, kāpēc tam bērnam vajag atbalstu, tad tie praktiskie, tas neko nedod. Jums ir jāsaprot, kāpēc tas atbalsts viņam ir jāsniedz. Tā nav vai kaut kāda dāvana vai, nezinu, pavelti kaut ko iedod. Tās ir viņa brilles, vai ne? Viņam tās patiešām ir nepieciešams. Un šis arī 9. klase, un tikai tagad viņam ir tā iespēja pateikt, jo ir tā lieta, ka mēs pieaugušie dažreiz neaizdomājamies par to, ka visas tās grūtības, ko bērns piedzīvo, viņš nespēja izprast, ka citi šo nepiedzīvo. Viņi uztver, kad šādi visi uztver pasauli. Līdz ar to viņš nevar iedomāties, ka viņam ir jāiet un kādam jāstāsta, kad man ar šo ir grūti, jo viņš pieņem, ka visi šādi redz, visi šādi, nezinu, visiem ir šādi grūti ar uzmanību, vai ne visiem paskaties, bet citi var un es nevaru. Un tajā brīdī, kad viņš saņem šo diagnozi vai arī vecāks, tad manā skatījumā tas ir tāda atbrīvojoša sajūta, kad saprot, tas tev nav tā kā visiem, tev vienmēr ir bijis jāieliek vismaz 2 reizes, 3 reizes vairāk darba, lai nonāktu līdz 9. klasē ar šiem punktiņiem priekšā, vai ne? Apbrīnojam, ko tie mūsu bērni dara. Jā, jo šī lasītprasmes lieta, es daudz lasu gan informāciju zinātniskajos rakstos, tāpat arī paņemu kaut ko no, piemēram, šīs Montessori pedagoģijas, kas varbūt, viņi sākotnēji tika radīti bērniem ar intelekta attīstības traucējumiem, bet šī valodas rakstīšanas un lasīšanas bāze tur ir ļoti spēcīga. Un viņam ir šis secīgums, šis vizuālais pastiprinājums, šie materiāli, ko bērns gatavo sev. Viņš var viņu fiziski izšķandīt un iztaustīt, un tas ir kaut kas viņam sagādā gandarījumu. Un tad, kad es strādāju ar lasītprasmi, bieži vien, ja man atnāk bērns, kurš, kā es saku, jau ir sācis iet skolā, un viņam varbūt šīs lasītprasmes grūtības ir tādas diezgan smagas, tad sāku strādāt ar psiholoģisko traumu. Jo viņš nav spējīgs paskatīties uz jebkādu tekstu, kas ir uzrakstīts bez stresa. Un tagad labs piemērs man šķiet, ka meitenīte sāka, viņa tagad iet 2. klasē jau. Mēs sākam strādāt bērndārza pēdējā grupiņā, un viņa pie manis atnāca, viņai gan epilepsija, gan arī smagi lasīšanas traucējumi. Viņa bija ar mieru apsēsties man pie galda, kur stāvēja lapa ar burtiņiem, sākotnēji tikai uz pāris sekundēm. Un šodien viņa bija pie manis nodarbībā, un viņa bija
tik sajūsmināti par grāmatu, ka viņi teica, bet tev nav otrā daļa šī grāmatai. Un es saku, man ir, tikai man viņa nav līdzi. Viņi, bet es gribu lasīt to grāmatu, var viņu paņemt līdzi. Un es saku, nu, es nezinu, ejam apskatīties tavu plauktu. Un tad mums obligāti bija jāapskatās šis plaukts, kur man ir saliktas tās grāmatas. Un tas ceļš bieži ir liels un ir kaut kādi posmi, kuriem varbūt mēs dēļ savas lielās mīlestības, dēļ bērnam, ja mēs gribam, lai viņš neatšķirās. Mēs zinām, varbūt īpaši, ja vecākam pašam ir bijušas šīs grūtības, viņš grib, lai bērnam nav jāpiedzīvo tas, kas viņam bija jāpiedzīvo. Un tad es jau tiku pāri, bet tad arī varbūt mans bērns var tāpat tikt pāri, bet nevienmēr ir šis gadījums, kad bērns var tikt pāri, un citreizēs to palasīsim stundu dienā. Nevajag lasīt stundu dienā, lasīt pirms grūtībām. Nevajag. Mums pietiek pat par 5 minūtēm, ja šī aktivitāte ir mērķtiecīga, ja viņi ir ar pozitīvām emocijām, jo tad bērns pats sapratīs, ka pēc viņam ir jālasa. Jo lasīšanas pēc nevajag, bez tā var iztikt. Jo šo es īstenībā bieži dzirdu, vai ne, no pedagogiem, ir sevišķi, tad, ja bērns nav diagnosticēts, nu, jums vajag vairāk lasīt, mājās vēl vairāk, nu, tad, ja viņam ir grūti, tad viņam jālasa 3 reizes vairāk nekā citiem bērniem, bet jā, kad šis tikai iedzen to riebumu un vēl lielāku pretestību pret lasīšanu. Jā. Tā ir, jo man bērni arī saka, īpaši es gribu arī pateikt, ka ir ļoti brīnišķīgi pedagogi. Man žēl, ka es nezinu viņas vārdu un uzvārds, jo es viņas labprāt kaut kur publicētu vai uzrakstītu sienas. Pedagogs saraksts. Jā, jo es zinu, ka viņi ir, jo es dzirdu brīnišķīgas atsauksmes, kur mans bērns saka, es aizgāju pateikt skolotājai, ka man ir disleksija, viņi tagad man dod atvieglots uzdevumus, es varu izmantot telefonu, es varu klausīties tekstu, ko man nolasa priekšā. Superīgi angļu valodas skolotāji. Un latviešu valodas skolotāji, dzirdot šo diagnozi, pasaka, tu gribi braukt uz olimpiādi? Es saku, kā? Ja tu gribi 10 jābrauc uz olimpiādu, un cilvēks, kurš arī, diemžēl, ir dabūjis arī depresīvas traucējumus, jo viņš ir gadiem jau dzīvojis ar šo diagnozi, kur viņš ir visu laiku, viņam ir teicis, ka tu esi stulbs, viņš ir atsācis iet skolā klātienē, un viņš ir saņēmis drosmi pateikt, man ir šīs grūtības. Un skolotājs saka, atnāc pamācies komatiņus palikt. Bet šis bērns, viņš raksta, ka viņš neredz, kur tiem komatiem ir jābūt, tāpēc, ka viņš to tekstu, viņš nespēja uztvert viņu tā. Viņš neredz, ka tur nav tā garumzīme, jo viņš skatās, viņam šķiet, ka tā garumzīme tur ir. Un tad tas ir tas, ka tiešām īstenībā pedagogam ir ļoti liela nozīme. Un es priecājos par tiem skolotājiem, kuri ļauj un dod, un man nāk saka, jā, mums skolotāji speciāli pielāgoja kontroli, tāpēc saka, kurā skolā jūs mācāties? Jā, es arī pierakstu šīs labās skolas, kad vecāki man prasa, man ir kaut kas, ko ieteikt, jo, protams, skola ir viens, bet pedagogs jau ir tā dvēsele. Tu jau arī minēji, vai ne, lasīšanas traucējumi, lasīšanas grūtības. Varbūt varam mēģināt atšķetināt šo, kur tad mēs runājam par mācīšanās grūtībām un kur mēs sākam runāt jau par traucējumiem, jeb par diagnozi. Jo es saprotu, ka mācīšanās grūtības pašas par sevi nav vēl diagnoze, vai ne? Tas nozīmē, ka mēs tur varam vēl diezgan labu progresu vai kaut kādu ielaistību vai dažādāku iemeslu dēļ. Bērnam var būt grūti mācīties, bet mācīšanās traucējumi, tā jau ir oficiāla diagnoze. Tas nozīmē, ka ar tām mēs varam gan pieprasīt atbalstu es varbūt izstāstīšu, kā man to stāstīt, kad es mācījos to akadēmijas testu, vai ne, par to, ka tad, ja mēs runājam, piemēram, par disleksiju, par lasīšanas traucējumiem, tad, ja mēs saprotam, ka bērnam iet slikti ar lasīšanu, saprotam, kur viņam iet, un mēs intensīvi sniedzam viņam atbalstu, piemēram, pusgada garumā tieši ar šīm viņa grūtībām, mēs redzam mikro progresu vai neredzam progresu, tad visdrīzāk mēs runājam par lasīšanas traucējumiem, jo, ja es pareizi saprotu, mums nav šobrīd Latvijā tādas metodes, vai ne, ar kuras palīdzību mēs varam pateikt disleksija, disgrafija, diskalkulija, piemēram, vai ne, ir tikai šīs aizdomas. Jā, jo es teikšu tā, tad, kad es sāku strādāt bērnu kliniskā universitātes slimnīcā, mums nebija savs ceļš, kā tikt, piemēram, pie šīs diagnozes. Bet pateicoties ļoti labiem ārstiem, kas mums ir daudzi atsaucīgi psihiatri, mēs uztaisījām ceļu, kā nonākt pie šīs diagnozes. Un mums ir tas, ka mums ir psihiatrs, kas bieži ieklausās vecākos, ieklausās bērnos, ka ir grūti lasīt. Jo bērni paši jau arī sāk teikt, ja ārsts viņiem pajautā, tas, ko
mēs gribam redzēt kliniskā psihologa atzinums par intelekta izpētes rezultātiem, un tas ir šīs lasītprasmes izvērtējums. Tā kā slimnīcā mēs varam piedāvāt šo testu veikt, tad mēs piedāvājam veikt šo testu plus papildu šīs simptomātiskā diagnostika notiek šiem traucējumiem. Un tad, kad vecāks ir saņēmis šos abus papīra gabaliņus, tad viņš atkal iet pie ārsta, un tad ārsts skatās un tad liek šo diagnozi, piemēram, disleksija, disgrāfija vai diskalkulija. Ja? Un tad, kad es rakstu šīs diagnozes, protams, ārsts ir milzīgs palīgs, bet viņš nav logopēds, viņš nav kliniskais psihologs. Es slēdzienā rakstu, ja man šķiet, ka šīs ir, piemēram, lasītprasmes grūtības vai traucējums ar disleksijai raksturīgām pazīmēm, pasakot ārstam, ka visticamāk tā ir disleksija, ja intelekts ir labs. Jo arī lasot visus pētījumus, viedoklis dalās par to, vai disleksiju var likt bērnam, kuram ir intelektuālās attīstības grūtības. Daudzi aizstāvji saka, ka jā, ka mēs varam, bet disleksijas šajā definīcijā mums ir traucējums, kas ir pēc medicīniskās klasifikācijas, kas ir traucējums, kurš ir šajā mūsu smadzeņu darbības traucējums, bez intelektuālās attīstības traucējumiem. Un ja mēs redzam, ka bērnam ir pazemināts intelekts, tad es nekad nerakstīšu, ka viņam ir iespējama disleksija. Viņam var būt, kā es saku, ja man atnāk 3. klases skolnieks, un viņš ir visu šo mācību laiku līdz 3. klasei mācījies neadekvāti savām spējām, bez atbalsta pasākumiem. Protams, viņam var neattīstīties intelekts tā, kā viņam vajadzētu attīstīties. Tad ir šīs lietas, kā mēs to esam sakārtojuši, bet par lasīšanas grūtībām mēs ar kolēģi, kad mēs gatavojam šos kursus lasītprasmei, ļoti daudz diskutējām un lasījām, tad mūsu skaistākais piemērs bija tāds, ka pēc Covid laika ļoti daudziem mūsu bērniem bija lasīšanas grūtības, jo viņi nevarēja iet uz skolu. Kā kurš vecāks pieslēdzās, kā mācēja, kādam bērnam vienkārši padevās. Bet aizejot uz skolu vai saņemot šo atbalstu, šie bērni iemācījās lasīt. Un viņi tā kā kaut kādā konkrētā brīdī, kā tu arī teici, mēs piedāvājam šos pasākumus atbalsta uz konkrētu brīdi, bet tas nav paliekoši. Pie mācīšanās traucējumiem šis ir paliekošs process, un viņš ir ļoti grūti koriģējams. Un ļoti lēns būs šis progress. Mums būs ļoti grūti, tāpēc arī par šīm diagnozēm, arī ja vecāks, kuram ir bērns ar UDHS, un viņš ir pamanījis, ka mans bērns tur nevar atstāstīt, ko viņš izlasīja. Jā, viņam var būt grūti, tāpēc, ka cilvēkiem ar UDHS ir arī grūtības lasīt, pat ja viņam nav lasīšanas traucējumi, viņiem var būt grūtības lasīt. Bet es ieteiktu aiziet pārbaudīt, jo mums nav jāgaida līdz 3. klasē, lai dabūtu diagnozes. Jo agrīnāk mēs sākam ar to strādāt, jo bērnam ir iespēja ātrāk saprast, kā man ir jāmācās, kā man ir jāskatās uz to tekstu, lai es no viņa varētu dabūt informāciju, kas man ir jālasa, kas man ir jāsaprot. Tā kā šis ir veids, kā es un kā mēs mēģinam atšķirt šos traucējumus no grūtībām. Jo, īstenībā, jau UDHS gadījumā patiešām tur ir ļoti daudz un dažādāki aspekti, jeb simptomi, kas var bērnam traucēt lasīt. Vai neviens jau tas, ka tas teksts ir garlaicīgs, un tad tu viņu nevar izlasīt, un tu nevari savu uzmanību vienkārši nofokusēt. Otrs ir tas, ka runājot par intelektu, vai ne ļoti bieži redz, ka bērniem ir darba atmiņa pazemināta bērniem ar UDHS, kas arī tev liedz paturēt prātā visu informāciju, un tad redzu, ka tad, kad es viņiem vadu intelektu testu, pēc tam akādienas lieku atstāstīt.
Un tur tāda brīnuma nāk ārā, jo viņi pat neapmulst. Viņi stāsta, viņi atcerās kaut kādus pāris faktus, un tad viņi viņus apdzejo, un tur jau to pavisam cits stāsts, un tik smieklīgi klausīties. Domāju, tas jau ir tāds skolā, varbūt jau saprot, ka kaut kas ir jāsaka, un tad ir iemācījušies, ka kaut kas ir jāfantazē. Bet, tad tie atbalsta pasākumi arī pavisam citi, vai ne? Tad, ja ir lasīšanas grūtības dēļ UDHS simptomiem, tad mēs primāri atbalstam UDHS un paturam prātā, kāpēc viņam ir grūti lasīt, un disleksijas gadījumā savukārt, mēs saprotam, ka lasīt vairāk nebūs droši vien atrisinājums. Un tad es vismaz vecākiem parasti saku, protams, mēs turpinām viņam piedāvāt lasīt, un lai kaut kā tā lasīšana viņa tempā, bet tomēr attīstās, vai ne, lai notiek šis progress. Bet saprotam, ka viņš visdrīzāk nekad negulēs pludmalē ar grāmatu. Un mūsdienās, paldies Dievam, ir tik daudz citu foršu veidu, kā iegūt informāciju, video, podkāsti, audio grāmatas, vai ne, šobrīd visu rakstīto tekstu. Būtībā ar vienu fotografiju var pārvērst audio ierakstā, un tad vecākus iepazīstina ar visiem šiem čītiem, vai ne, kas kā skolotāji droši vien to tā uztver, bet tas ir tas, ko visdrīzāk ir izgudrojuši cilvēki, kuriem pašiem ir lasīšanas traucējumi, vai ne, jo vismaz pētot, es redzu, ka gan cilvēki ar UDHS īstenībā dzīvē, tad, ja viņi atrod to savu aicinājumu, viņi var kļūt par ļoti, ļoti veiksmīgiem uzņēmumiem, un šo sakarību es redzu arī ar cilvēkiem ar disleksiju, vai ne, vai ar dažādākiem mācīšanās traucējumiem, ka viņi ir ļoti labi uzņēmēji. Jo īstenībā jau ar to intelektu un radošo domāšanu nav nekādas problēmas. Problēmas ir tikai tas, ka viņiem ir grūti uztvert lasīto tekstu. Jo viņi ir ļoti cītīgi strādāt. Varbūt to cilvēku nepamana, bet cik viņiem ir cītīgi jāstrādā katru dienu, 100 reizes vairāk nekā mums. Un tad, kad viņi atrod šo savu lietu, kas viņiem patīk, viņi ir pieraduši jau strādāt ļoti, ļoti daudz. Un viņiem tas patīk. Tās daudz varbūt veiksmīgāk, tāpēc, ka viņi ir sevi dabūjuši motivēt ļoti ilgu laiku jau. Kā tu minēji, puika 9. klasē, un tagad viņš beidzot tikai pasaka, ka viņam ir punktiņi, un izrādās, ka citiem nav. Tas nozīmē, ka viņš visus šos gadus ar tiem punktiņiem ir cīnījies. Viņš ir ticis līdz tai 9. klasē. Apbrīnojami. Tu jau pieminēji arī disgrāfiju un diskalkuliju. Tad, kad es sāku mācīties akādiens, vai ne, es domāju, ka es tagad iegūšu super metodi priekš disleksijas, un tad es sapratu, ka šī ir tikai skrīninga metode. Bet, labi, man derēs arī kaut vai šis, un tad es meklēju tālāk, bet es nekur īsti, vismaz latviešu valodā neesmu saskārusies ar kaut ko līdzīgu, kā mums ir lasīšanai, rakstīšanai vai diskalkulē, kas ir matemātikas traucējumi. Bet es tad, kad es uzmetu acis, redzu, ka audio logopēdi vai logopēdi apakšā zem sevīm raksta, vai ne, ka viņi specializējas mācīšanās traucējumos, dažreiz raksta atsevišķi rakstīšanas traucējumos, diskalkulī laikam neesmu redzējusi, bet tad vai tas ir tāds tiešām pašu apgūtas kaut kādas metodes vai tīri uz tāda, es zinu, kas dažreiz vecākiem saka, atnesiet matemātikas burtnītes, atnesiet domrakstus vai kontroldarbus, vai ne, un tad es vienkārši skatos, jo, likt tiem bērniem rakstīt uz vietas, tur ļoti bieži var jau to sadarbību saknē sabojāt, jo viņiem nepatīk rakstīt, likt viņiem rakstīt, un uz beigām viņi jau ir noguruši, tad, vai tiešām mēs Latvijā, vai ne, jo ar disleksiju vēl tad arī televīzijā pavīdu, un tur bez tabū sakuļ bišķiņ tos ūdeņus, vai ne, vai vēl kaut ko, bet kā ir ar disgrāfiju un diskalkuliju, jo tu minēji, ka šobrīd vismaz Bukusā jūs esat nonākuši pie kaut kāda, vai es pareizi saprotu, ka tas ir arī algoritms, vai tas ir tikai iekšējs algoritms, citiem nepieejams? Iekšējais algoritms. Es nevaru pateikt, ka visa Latvija tagad tā darīs. Vienkārši mēs tā vienojāmies, ka mums ir šī pacientu grupa, kas ir iekšā lielajā rindā, un viņi jau tā vēlot pie mums nonāk. Un viņiem tā jau bieži ir, viņiem šis mācību process ir ļoti kavēts, jo kā tu pašā sākumā minēji, ka, piemēram, kaut vai šis lasītprasmes tests būtu ļoti labs, ja viņš atrastos katrā skolā. Jo ārzemēs šīs pārsvarā ir izglītības iestāžu joma. Tā kā es vienkārši strādāju
slimnīcā, un mani kolēģi mani sadzirdēja, jo viņiem arī nāk bērni dēļ šīm diagnozēm, un ārsti paši grib vairāk izprast, kas ir tas, ko viņi raksta, kāpēc viņi raksta, kādas ir tās pazīmes, lai viņi varētu atšķirt šīs lietas, un mēs tad nonācam pie šāda algoritma. Es priecātos, ja protams, būtu šī sadarbība visā Latvijā, bet diemžēl nav. Un ar lasīšanas traucējumiem mums ir labāk, ar rakstīšanas traucējumiem ir grūtāk. Un kur nu vēl ar šiem aritmetisko prasmju traucējumiem? Es zinu, ka psihologiem bija lasītprasmes un matemātikas pārbaudes tests. Viņš ir morāli un fiziski novecojis. Viņu vairs Latvijas universitātē nemāca, tāpēc es aizgāju mācīties to akādiens. Man teica, ka tas vairs nav. To es arī gribēju teikt, ka viņš diemžēl ir novecojis. Un viņš diemžēl ir novecojis, un mēs esam palikuši pašlaik bez nekā. Gribētu gan teikt, ka gan logopēdijas, gan audiologopēdijas studenti, kas ir bakalauros, šādi tādi izvirza šo tēmu, kādu tieši pārbaudes materiālu vai ko, izvēlēties, ka šo bakalaura darbu un varbūt ir jāuzrunā arī tieši studenti, lai viņi vairāk ieinteresējas šādā jautājumā, ka mums nav šāda veida materiāla. Un tad jau mēs, protams, runājām, vai tas ir kaut kāds skrīninga materiāls, ko mēs varam tulkot un pielietot, vai tas ir kaut kas mums ir jau ir tieši sīki jāadaptē un jāaprobē. Jo pašlaik es pieļauju, ka tas ir ļoti individuāli no tā, cik katrs cilvēks pats ir mācījies, un kā es arī teicu, tā pati Montessori pedagoģija ir arī tas, no kur es esmu tā kā smēlusies iedvesmu. Es pieļauju, ka kolēģi vienkārši specializējās un varbūt ir kādus citus online kursus apmeklējuši, jo iespējas par laimi mums ir plašas, pateicoties internetu vidē. Okay, tad droši vien jāuzjautā vienkārši, jo es patiešām latviešu valodā šobrīd neesmu neko tādu saskārusies. Un kā ir tavā praksē? Vai tu redzi, kad diagnoze rakstīšanas traucējumi vai kā viņi saucās, aritmētikas traucējumi, kā ir pareizi? Viņa ir diskalkulija. Viņa ir diskalkulija, bet man jau, protams, gribētos, lai to dara speciālais pedagogs tieši ar diskalkulijas jautājumiem, bet es citreiz esmu tādā sprostā ielikta, jo bērns ir beidzot ticis pie speciālista. Simptomātiski es saprotu, ka viņš nespēja izdarīt tās darbības. Es iedodu viņam nosaukt skaitļus, es viņam pajautāju, vai viņš var vispār saskaitīt galvā, kas notiek ar tiem skaitļiem. Un ja es simptomātiski redzu, es aprakstu simptomus, ko es redzu, un es uzrakstu, ka viņam ir šī diskalkulija. Tā kā šie aritmētisko prasmu, piemēram, grūtības ar diskalkulēju rakstām pazīmēm. Cerot, ja to pamanīs, piemēram, kāds speciālais pedagogs, un viņam šķitīs, ka muļķīgā Anete ir uzrakstījis kaut ko ne to, ka viņš mani palabos un pateiks, ka varbūt es neesmu pamanījis kaut ko, kas ir bijis jāpamana. Tad es pareizi saprotu, ka speciālais pedagogs, varbūt man tad ir jau nākamais speciālists, kas man ir jāuzrunā, vai ne, speciālais pedagogs, šie mācīšanās traucējumi ir arī kaut kādā mērā viņa jomā, vai tieši vairāk matemātikā? Tev jāuzrunā šis speciālists, jo speciālais pedagogs ir šis milzīgais atbalsts skolas vidē. Speciālais pedagogs ir arī tas, kurš drīkst iet klasē pie skolnieka un palīdzēt viņam, piemēram, lasīt tekstu. Viņš var šo bērnu konkrētajā stundā paņemt pie sevis un uzdevums veikt klasē. Viņš specializējās tieši palīdzēt, apgūt konkrētas jomas. Es domāju, ļoti aktuāli bērniem, kuriem ir tiešām šī diagnoze mācīšanās traucējumi. Nē, to, ka viņš palīdz, to es zināju. Es nezināju par to, ka viņš arī tā kā, kaut kādā mērā diagnosticē vai arī tā kā palīdz. Es domāju, ka viņam tas būtu jādara. Jo kādreiz arī, kā mums bija šī profesija, kā viņš saucās, defektologs. Kādreiz, bet tas vēl no senākiem laikiem, kur logopēds bija tā kā defektologs, bet tur bija gan speciālā pedagoģija, gan logopēdija kaut kādā jomā iekļauta nedaudz. Un speciālais pedagogs, protams, gan jau tas arī ir, cik kurš specializējies, bet viņam būtu jāpamana, ka, piemēram, bērns
netiek galā tikai, piemēram, ar matemātikas uzdevumiem, bet viss pārējais viņam ir klāt. Un viņš būtu tas, kas iet un teiktu tālāk, klausieties, mums kaut kas ir jādara, jo viņš nāk pie manis, mēs rēķinam, bet viņš nevar neko atcerēties. Visur citur viņam iet labi. Nu jā, būtībā tas ir viens no tādiem sarkaniem karogiem, vai ne? Ja mēs redzam, ka bērnam visur iet labi, viņš patiešām tur ir teicamnieks, izcilnieks, iet uz olimpiādā, un pēkšņi matemātikā knaps 3 vai 4, vai ne? Vai ar milzīgu darbu 4, ka kaut kas tur neiet un nevar īsti saukt bērnu par sliņķi, ja mēs redzam, ka viņam tikai kaut kādā vienā sfērā patiešām ļoti, ļoti neiet. Okay. Speciālais pedagogs jāuzrunā, tas ir pierakstīts. Izrunājām gan par mācīšanās grūtībām, gan mācīšanās traucējumiem, varbūt nedaudz vairāk, tad, ja mēs skatāmies tieši, es noņemšu to no mācīšanās traucējumiem, bet par to atbalstu varbūt vēl parunāsim, bet tad, ja mēs skatāmies uz bērniem ar UDHS, ar mācīšanās grūtībām, lasīšana, rakstīšana, kas nav traucējumi, vai mēs šeit nerunājam par disleksiju, ne par disgrāfiju vai dispraksiju, bet kas ir varbūt tas galvenais, ko audiologopēds atbalsts, ko var dot audiologopēds vai kaut kādu ieteikumu, ko parasti saka vecākiem, tad, ja mēs redzam, kad ir bērns ar UDHS, kuram ir grūtības ar lasīšanu un rakstīšanu, primāri drīzāk saistīti ar UDHS simptomoloģiju, vai ne? Nezinu, grūtības nosēdēt, vēl kaut ko minēja, sensoro mantu paņemt līdzi, kamēr, bet kas ir varbūt vēl tas, ko, ja vecāki mūs klausās vai neko, viņi, super, šovakar darīšu šo. Es gribētu teikt, ka šiem bērniem viņam ir jābūt tavam draugam. Ja tu viņam nepatiksi, tu vari piedāvāt brīnišķīgākās tehnikas, viņš ar tevi neko nedarīs. Viņam ir jābūt, es teiktu, kas ir jādod šiem bērniem, ir jādod cieņa, un ar viņiem ir jānostājas vienā līmenī. Jo šiem bērniem ir grūti lasīt nevis tāpēc, ka man burtiņi dejo un iet vienā šajā. Viņam ir grūti, tāpēc, ka viņam ir grūti koncentrēties uz konkrētām lietām. Un mēs bieži sarunājam. Mēs sarunājam to, ka, klausies, tu pie manis esi atnācis, mums ir jāizdara šis uzdevums. Es zinu, ka tev tas ir grūti, tāpēc man ir balviņa, man ir iespēja, ko mēs padarīsim. Un mēs kļūstam par kādu, kas saprot. Un es arī saku šiem bērniem, vecākiem es arī ieteiktu runāt ar savu bērnu, pat ja viņš ir 1. klases skolnieks, mēs runājam atklāti. Mēs neslēpjam, tev ir grūtības. Nē, tev nav grūtības. Tev tikai jāpamācās. Nē, mēs sakam, es zinu, ka tev ir grūti. Es redzu, ka tu nevari nosēdēt. Es redzu, ka tu negribi darīt šo mājasdarbu, bet mums, piemēram, viņš ir jāizdara. Mums viņš ir jāizdara. Rīt tev, piemēram, viņš ir jāiznes. Sarunājam, labi, tu negribi rakstīt, tu man saki, ko rakstīt. Es rakstīšu. Ierunāt diktafonā, es tev viņu pārrakstīšu datorā. Mēs vienojamies par to, lai bērns pasaka, kā es varu palīdzēt un ko viņš no tā var izdarīt, lai man vienai nav jādara tas viss. Jo šis vairāk ir par tādu, es teiktu, cieņas un attieksmes jautājumu. Un mēs atrodam to, varbūt mums pašiem citreiz ir grūti saprast, kā tas ir, ka tu nevari nosēdēt. Un varbūt mēs gan saprotam, ka mēs aizējam kaut kādu konferenci garu vai, es nezinu, uz lekciju, vai pašam ir gadījies, ka tu miedz ciet, pasniedzējs atver muti un tu jau miedz ciet. Un iedomājies, ka tev visu laiku ir tā, vai es nezinu, tev kaut kas tik ļoti patīk un tev liek sēdēt, nezinu, piemēram, pie adīšanas, tev adīšana riebjās, bet kur tu varēsi aiziet tūlīt, es nezinu, uzspēlēt futbolu un tu to gribi izdarīt. Un šiem bērniem ir ļoti līdzīgi, ka viņiem šis mācību process, viņš ir sarežģīts. Un viņam, es gribu teikt, viņam mēs atdodam atbildību par to, ko viņš var izdarīt, un viņš pats sāk analizēt, ko viņš var izdarīt, ja es respektēju to viņa grūtību. Ja es pasaku to, ka viņam šī grūtība ir, un tad viņš saka, jā, man ir grūti. Viņš citreiz, kad viņa pieredzi atnāk, saka, es šito nevaru, man tas ir pa grūtu, man tas ir pa garu, tu man dod pārāk garlaicīgus uzdevumus vai kaut ko tādu. Un tad man kā pieaugušam arī jāsaprot, varbūt tas veids,
kā es, piemēram, esmu strādājusi ar citu bērnu, kuram ir šis UDHS, nestrādā ar šo bērnu. Un ir, piemēram, arī tādi bērni, kuri man saka, es to tavu lapu nepildīšu. Bet man ir opcija. Es to savu lapu iedodu, piemēram, viņam digitālā formātā. Un viņš digitālā formātā man ir ar mieru visu darīt. Es viņam piedāvāju nevis, piemēram, tekstu lasīt pašam, bet mēs atskaņojam viņu un pildam uzdevumus datorā. Un šeit mēs atkal atgriežamies, vai ne, pie tā, kad problēma ir pieaugušajos, nevis bērnos, ka mēs nereti gribam, lai lietas notiek tā, tā kā mēs gribam, vai ne? Esmu pieaugušais, es teicu, ka tā tam ir jānotiek un tā tam ir jānotiek. Mēs gribam, lai notiek mums viegli. Es gribu, lai tu vienkārši ej un izlasi. Un tas, ko tu saki, tas paredz, ka vecākam vajag iesaistīties, vajag būt apzinātam, vajag saprast, ka sevī kaut kas ir jāpamaina savā pieejā, vai ne? Un tad ļoti iespējams arī bērnam, dažreiz šo es arī saku bērniem ar UDHS, ja mēs visu varētu pārvērst sacensībā, vai ne? Kaut kā līdzīgi kā notiek video spēlēs ar high five un zvaigznītēm un iespēju nopelnīt un nākamais līmenis. Ja vecāki šādi varētu veidot to mācību procesu, es varu darīt, ka viņš notiktu daudz ātrāk, sekmīgāk, un tas bērns nevarētu sagaidīt, kad varētu iet mācīties. Bet, protams, tas prasa ļoti daudz resursus arī no vecāka katru dienu izdomāt, kā to bērnu ieintriģēt un kā viņam pataisīt to mācību procesu, bet tad vismaz ik pa laikam, jo es saprotu, ka tā cīņa ar mācībām tāpatām iet katru dienu. Tad vai nu mēs, kā saka, pavadām tās stundas vakarā cīnoties, bļaujot, velkot, draudot, un kas tik vēl netiek izmantots, lai bērns izmācītu, un beigās pildam viņa vietā, tā kā tu teici, vai ne, jo viss ir apnicis, un tu mēģini imitēt viņa rokrakstu. un tam līdzīgi, bet tā vietā pieiet radoši un varbūt kaut kādu daļu no vakara pavadīt domājot, kā šo procesu padarīt, un ko es arī bieži no vecākiem dzirdu, vai ne, ka viņi saka, jā, bet šis ir grūti, vai ir jāieguldās lietu, ko viņi neizmanto, bet to, ko minēji tu, bet viņam var pajautāt. Jā. Vai nevar aiziet arī pirmklasniekiem, hei, ko tu būtu gatavs darīt par šo? Jā. Kas ir tas, ko tu gribētu par šito saņemt? Jo mēs jau arī uz darbu neejam par velti, vai ne? Un skola arī būtībā ir tāds viņu darbiņš. Tā kā, jā. Jo, piemēram, esmu darījusi arī tā, ko varbūt kāds vecāks var izmantot. Man bija brīnišķīgs puisēns, viņš ļoti, ļoti foršs, viņš labprāt ar mani runāja. Viņam bija ļoti sarežģīti lasīt. Un tad man bija tā, viņam bija 3 uzdevumi. Par katru izpildītu uzdevumu viņš varēja nopelnīt minūtes datorspēlē. Viens uzdevums, ja viņš to uzdevumu neizpild, viņš šīs minūtes nesaņem. Un viņš beigās nopelnīja, ka viņš var spēlēt, mēs izdarām uzdevumus, un viņš var spēlēt pie manis datorspēli. Bet, ja viņš nebūtu izveicis šos uzdevumus, tad datorspēles nebūtu. Un tad mēs skatāmies, jā, es zinu, citiem varbūt tur nepatīk, kā mēs viņu motivējam, bet ja tas bērns tāpat beigās pie šī datora nonāks, un ja viņš tāpat viņu spēlēs, vai mēs nevaram sarunāt, kad klausies, kur tev ir 3 mājas darbi, sadalām to mājas darbu, nevis viena milzīga lapa, bet sadalām, kur viens uzdevums tev jau ir tik minūtes datoram, kur vēl viens, kur tik jau datoram. Izdomājam to, kas viņam patīk, un mēģinam apspēlēt to iespēju. Tā sarunāšana, vai ne, jo dažreiz mēs no bērniem pieprasam, tad vecākiem saka, vai jūs savu partneri arī šādi runājat, vai ne? Ja tu tūlīt neies un nepieliksi gleznu pie sienas, tad es tev vakariņas nedošu. Vai ne, mēs mēģinām sarunāt, hei, tu kaut ko, es kaut ko, vai ne, un ka bērni jau arī tādi paši cilvēki vien ir, viņi nav gluži sunīši, kas ir jāizdresēt visā, kad mēs jau būtībā audzinām cilvēku, vai ne, un tieši tā kā mēs viņu veidosim sadarbību, viņš tālāk veidos sadarbību skolā, un pabeidzot skolu veidos sadarbību ar citiem cilvēkiem. Tagad ar tevīm runājot, es atcerējos, ka vakardien UDHS biedrības čatiņā viena no biedrēm iemeta un iedeva jautājumu par vienu metodi lasīšanas, un man liekas, ka šis īstenībā ir ka tu esi ļoti piemērots speciālists, ka mums to var pajautāt. Nezinu, mēs to varēšu nošērot, bet vai tu esi dzirdējis par to bionisko lasīšanu?
kas Jā, it kā bērniem ar UDHS ļoti labi darot un palīdzot. Viņi arī bija nošērojusi tādu failiņu latviešu valodā, kur ir teksts, kur katra vārda pirmie kaut kādi burti ir tā kā boldoti, vai ne? Un katrs teikums ir savā rindiņā, viņš nav vienā blāķī. Un viņi teica, vai jūs par šo kaut ko zinat, vai ne? Vai kāds ir dzirdējis, es tagad mēģināšu ar savu dēlu. Vai tu vari varbūt nedaudz nokomentēt, ņemot vērā, ka mums arī konsultācija ies uz otru galu, tad es viņai uzrakstīšu, ka viņai ir jānoklausās viss, lai viņi tiktu pie savas atbildes. Labi. Šī bioniskā lasīšana, viņa ir šī tekstā mākslīgi radīts šis pieturas apstāšanās punkts. Un kamēr mūsu acis lasa šo vārdu, mūsu smadzenes jau atsevišķie lauki izmanto šo globālo lasīšanu, lai atrastu vārdu, kuru mēs jau zinām. Tā kā mūsu smadzenes var darīt daudzus procesus vienlaicīgi, un nav tā, ka tikai viens nekā otrs nekā tas, tad šis ir speciāli mākslīgi radīts pieturas punkts, lai mēs palīdzētu savām smadzenēm apstāties, sākt lasīt un jau minēt vārdu. Un tas viņiem palīdz, bet arī par šo metodi es zinu, ka ir pieejams abonements tieši šai bioniskajai lasīšanai, un viņš ir pielāgots tieši šiem arābu burtiem, un tur dokumentus var pārveidot un Jā, viņi bija iemetusi, ka ir jebkuru tekstu tur var iemest, un viņš viņu tā arī sataisa, un ka nav nekas pašam jāiekrāso vai kaut kas jādara manuāli, kad, protams, mēs šo dzīvojam tādā laikmetā, ka praktiski nekas pašam nav vairs jādara, paprast kaut ko mākslīgi meņķot. Bet būtībā tu saki, ka šis ir kaut kas tāds, kas patiešām, es nezinu, zinātniski, un tā parāda, ka tas patiešām strādā, un varbūt tev ir kaut kāds izskaidrojums, jo es patiešām šo esmu dzirdējis arī saistībā tieši ar UDHS smadzenēm, ļoti iespējams, ka visiem cilvēkiem palīdz, bet ka tieši šiem cilvēkiem ar UDHS smadzenēm, kuriem ir vai nu nepatika vai grūtības noturēt uzmanības, tā kā, vai tas ir tā īsti minēt, kas ir nākamais vārds, kas zem tā zinātniski varbūt slēpjas apakšā. Diemžēl vai par laimi visiem nepalīdz un mums traucētu, ja mums liktu lasīt šo tekstu, tā uzmetot atliekas, jā, tas palīdz, īstenībā nepalīdz, jo tieši šiem cilvēkiem ir viegli tāpēc, kad man ir mazliet jāiespringst, un tas ir kaut kas varbūt ir ārpus normas, īpaši, ja tu sākotnēji lasi. Viss teksts nav viens, un lai tu lasītu, tev ir jākoncentrējās uz to tekstu. Un tas teksts ir izveidots tā, īpaši arī, ka šīs rindiņas, piemēram, ir katra savā, lai tu vari izsakot tam, ko tu izlasi, lai tu vari sekot līdz rindiņām, un lai tu analizē to, ka šajā vienā rindiņā ir šī informācija. Un tas vienkārši mēs uztaisam tādu kā struktūriņu neapzinātu cilvēkam, kurš lasa, lai viņš ir spiests koncentrēties vairāk uz to tekstu, kas viņam priekšā ir. Viņš neizskatās arī tāds garlaicīgs, kas tā iedomājas, tev ir tie tumšie, un tad tā kā tāda spēle, vai es uzminēšu nākamo vārdu, vai es uzminēšu nākamo vārdu. Jā. Tur varētu būt kaut kāda tā sacensība, jeb tā spēle iekšā šajā tekstā. Tā kā tie, kas varbūt klausās šobrīd vai klausīsies ierakstā, droši var iemeklēt vai nemeklēt šo Google bioniskā lasīšana vai bionic reading, un piedāvāt varbūt arī savam bērnam, ja viņam ir grūtības ar lasīšanu, vai ne, iespējams, ka šādi jūs panākat lielāku atsaucību, un, protams, nedaudz varbūt atkal darbiņš no jūsu puses, bet vecākiem bērniem noteikti šo jau var ierādīt, kā viņi paši var pārveidot to tekstu, vai ne. Un katrā gadījumā vēl viena lieta, ko var izmēģināt gan paši, gan iedot bērniem, jo šo es saprotu, šai UDHS biedrei bija ieteikusi un piedāvājusi pedagoģi. Tā kā vēl viena laba pedagoģa sarakstā, vai ne, kas jau pati vecākus uzrunā un piedāvā dažādākus veidus, kas varētu bērnam atvieglot, jeb uzlabot attiecības ar lasīšanu. Tagad es domāju, kur mēs palikām ar tiem jautājumiem, ko mēs izrunājam. Man bija neliels sarakstīņš, lai es saprotu, kad es pajautāju visu, ko es gribēju.
Nu jā, varbūt vēl viens tāds neliels atgādinājums vai sarkanais karoks. Mēs jau daudz par to gan runājām, bet kā var būt gan pedagogam, gan vecākam aizdomāties vai saprast, visdrīzāk, kad šis nav slinkums. Visdrīzāk šis nav tikai tāpēc, ka viņš negrib, jo šo es bieži dzirdu. Nu, viņš jau nelasa, tāpēc, ka viņš negrib, viņam nepatīk lasīt, un tā kā es tad mēģinu saprast, tas nepatīk vienmēr ar kaut ko ir saistīts, vai ne, kāpēc nepatīk lasīt. Ļoti iespējams, ka laiku gaitā ir izveidojies arī negatīvas attiecības vienkārši ar lasīšanu, vai ne, jau nervu šūnu līmenī, bet sevišķi tās ir kaut kādas pirmās klases, visi bērni grib būt veiksmīgi, vai ne, un ja viņi saka, ka viņiem nepatīk, tad visdrīzāk tas ir tāpēc, ka viņiem ir grūti. Kā vecākiem saprast, kad spiest stiprāk, un kad varbūt jau meklēt speciālista palīdzību, lai saprastu, ka šeit varbūt vajag atbalstu, nevis sodu, vai likt lasīt 3 reizes vairāk. Arī pedagogiem varbūt kā saprast klasē. Jo tu pareizi saki, ka visi bērni, kas sāk skolas gaitas, grib būt labi, viņi grib būt veiksmīgi. Un es saku, piemēru tādu, mēs neviens speciāli nedarīsim tā, lai mums kāds aizrāda. Es nezinu bērnu, kas speciāli būs slinks, kurš varēs izlasīt, un viņš tā vietā, lai lasītu, tēlos slinku. Viņam vieglāk ir ātri izlasīt, vai ātri izdarīt, vai ātri, es nezinu, tur sakārtot to istabu, ja viņš to var izdarīt. Slinkums nāk tāpēc, ka ir šis slinkums, kas tiek sauc kā par slinkumu, šīs grūtības, viņš nāk tāpēc, ka ir grūti. Un mēs arī nedarītu speciāli, es nezinu, ja mums būtu jāuzģērbja jaka, mēs neviens, es nezinu, speciāli neaiztaisītu vispirms jaku, nemēģinātu līst viņā kaut kā iekšā, un tad tur tās rokas, un to, ja mēs zinām, ka mēs varam attaisīt rāvējslēdzēju un ievilkt roku un aiztaisīt viņu cieti. Tāpat arī bērnam, kuram ir kādas grūtības. Ja mēs redzam tāpat arī vecāks vai pedagogs, kad mēs viņam piedāvājam tādas pašas metodas, kā mēs piedāvājam, es nezinu, pedagogs klasē bērniem, bet šim bērnam man neaiziet šī metode. Vecāks varbūt skatās labi, mēs tā kā ieteica lasam tur kaut vai par vienai lapas pusei, vai mēs lasam tur, kā skolotājs lika, piemēram, stundu dienā, bet man nekas neaiziet. Šis ir milzīgs sarkanais karoks pa visu ekrānu šeit, kuru vajadzētu vicināt. Ka, ja bērnam patiks un padosies, viņš mēģinās to darīt. Un es tomēr ieteiktu prasīt bērnam, kāpēc tu negribi lasīt. Kas tev nepatīk? Kas ir tas, kāpēc tu negribi? Nevis tu esi slinks. Neuzlikās savas varbūt domas, kā mēs to interpretējam, bet paprasīt, piemēram, kāpēc tu negribi rakstīt, piemēram, šo uzdevumu? Liekas, negribu. Es saku, labi, tev grūti ir, nē, man nav grūti, negribu vienkārši lasīt. Tad mēs, piemēram, sakam, iziesim uz kompromisu. Es lasīšu, bet tu atstāstīsi, ko es lasīju. Un, piemēram, mēs sadalām par rindkopām. Atņemt bērnam to milzīgo spiedienu vienam, bet tomēr uzlikt to viņam atbildību, ka jā, tas ir tavs uzdevums, bet es gribu tev palīdzēt, tāpēc es šeit esmu, un tu palīdzi man, jo es arī noguršu vienu darot. Tas man liekas, gan vecākiem, gan pedagogam, pat ja viņiem liekas, ka tas ir lielākais sliņķis klasē, viņš ir atnācis viņam krist uz nerviem, neviens nenāk ar domu, es tagad kritīšu uz nerviem, nē. Tā iespējams ir kaut kāda grūtība, un varbūt tā mūsu pieeja šim cilvēkam neder, un varbūt šim cilvēkam ir svarīgi, lai viņš zina, ka viņš var nosēdēt pusstundu klasē, un pēc tam viņš var piecelties un aiziet varbūt uz toleti tikai tāpēc, lai izstaigātu kājas, izkustinātu un atnāktu atpakaļ. Un tas ir tā savtarpējā cieņa, ko mēs dabūnot no viņiem. Iespējams, viņi gribēs censties un darīt tos mūsu uzdevumus. Es dzirdēju tiešām svarīgu lietu, ko teici par to
par to prasīt bērnam, ar ko es arī sastopos, kad ievācu informāciju vai no vecākiem, saku, un ko zēns pats saka, es domāju, saku, nē, ko viņš saka, vai ne? Tā kā nevis es domāju, jo es ļoti bieži šo dzirdu, es domāju, ka viņš tāpēc, un es domāju, ka viņš tāpēc neviens patiešām bērnam dažādāku iemeslu dēļ, jo iespējams, ka nav tā ierasts, ka mums bērnam kaut kas ir jāprasa, mēs vienkārši pieņemam. Vai ne, kāpēc viņš rīkojās vai nerīkojās ar savu to subjektīvo pieredzi un skatījumu uz dzīvi, ka šis noteikti ir viens no atslēgas jautājumiem priekš vecākiem, vai ne, pajautāt bērnu. Tāpat kā es saku, paprasiet viņam, ir ceļš bērni ar UDHS, viņi ir tik ļoti bieži radošas personības, arī bērni ar mācīšanās traucējumiem. Es nevaru katru reizi izdomāt kādu tur viņam apbalvojumu vēl kaut ko. Es saku, paprasi bērnam, viņš tev izstāstīs, vai ne? Uztaisiet sarakstu ar dažādākiem, tev nav nakts melnumā jāsēž un vienam pašam šis viss jādomā. Ar bērnu var runāt, gan noteikumus kopā stādīt, gan nedēļas nogales plānus, gan arī sarunāt, vai ne, šo par cik tu esi gatavs lasīt, vai ne, nonākt līdz kompromisam, nevis stundu dienā, bet cik tu esi gatavs lasīt. Sākam ar minūti. Vai 2, 3. Zinot arī, kāda varbūt ir šī specifika šiem UDHS bērniem, ļoti labi arī nostrādāk ir tas nedēļas kalendārs, kur mēs, piemēram, vācam to, ja mēs katru nedēļas dienu tur, piemēram, kaut ko izdarīsim, tad nedēļas nogalē mēs aizbrauksim uz atrakciju parku, vai mēs varēsim aiziet uz to foršo roteļu laukumu, kur ir, nezinu, ir visas tās foršās trūgas un to, ka mēs izdomājam fizisku aktivitāti, kas palīdzēs atbrīvot ķermeni, justies labāk, atslēgs domas no šīm akadēmiskajām varbūt zināšanām, bet izdomāt kaut ko tādu foršu, ko bērns grib, kur viņš grib aiziet, kur viņš grib redzēt, un tādā veidā viņam būs šī pozitīvā emocija ar to, ka, man tikai jāizlasa šitais, un es kur tur varēšu aiziet kaut vai piekdienu uz kafēnīcu paņemt burgeri. Tā kā... Un šeit arī dažreiz no vecākiem dzird nestrādāšu tie zvaigznīšu kalendāri. Es viņam tur Lego pirku, es saku, tā ir jūsu dāvana. Tā kā jūs izdomājāt to apbalvojumu, tāpēc arī nestrādā. Tāpēc, ka tas ir priekš jums pietiekami labs motivators. Tur atkal ir jārunā ar bērnu, vai ne? Par ko tu būtu gatavs veselu nedēļu krāt uzlīmīts par lasīšanu? Jūs varbūt kā vecāks būtu gatavs dēļ Lego, bet šis nav pietiekami labs motivators bērnam. Viņam, varbūt tiešām gribās aiziet uz zooloģisko dārzu vai akvaparku vai vēl kaut ko, un tad izdomāt, vai tas būs mēneša balva vai nedēļas vai kaut kāda iknedēļas. Būtībā, vai ne, tās lietas, ko mēs arī zinām par tām UDHS smadzenēm, mierīgi var izmantot arī šeit pie šiem dažādākajām mācīšanās grūtībām, vai ne tieši tā iedodot to motivātoru, kāpēc to darīt, jo dažreiz arī no vecākiem dzirdu to, ka es negribu viņu izlutināt, kā tas būs, ka es tagad katru sīkumu viņam kaut ko piesolīšu un kaut ko došu, un tad es parasti saku, jūs varat turpināt tā, kā jūs tagad darat, vai ne, nezinu, kā ir vieglāk no vienas puses, un tikko pazaudēju kaut kur domu. Bet no otras puses, jūs varat saprast, vai ne, kad pirmajā klasē bērnus nemotivē tas, ka viņam tur būs kaut kāda semestra atzīme, un tad gada atzīme, un tad būs 9. klases eksāmeni, un tas noteiks visu viņa dzīvi. Pirmajā klasē bērns 6, 7 gados nespēja domāt šādās dimensijās. Viņam vajag tūlītēji to iegūmu, nevis to, ko jūs redzat, ka ja viņš pirmajā klasē paliks uz 2. gadu, vai ne, tad tur, nezinu, citi bērni par viņu smiesies vai vēl kaut ko, vai ja 5. klasē tur nemācīsies, tad tu 9. klasē nenokārtos eksāmenus. Bērni parasti arī Ziemassvētkus vēl neredz septembrī, vai ne? Līdz ar to nav jēgas ar to spekulēt. Mēs tos nogriežņus taisam daudz īsākus, redzamākus, ņemot vēl vairāk UDHS, ir grūtības ar laika izpratni. Jā, jo ļoti palika tā prātā, ka tu teici, ka vecāki saka par katru nieku, bet tas nieks ir vecāka acīs nieks. Bērnam nosēdēt pie tā mājas darba nav nieks, jo viņš jau ir nosēdējis skolā.
viņš ir izturējis skolu un atnākot mājās, viņam vēl ir kaut kas jāizdara, ka tur tiešām ir jāskatās par to izpratni varbūt, un ļoti labi, ka ir šādas lekcijas, ko vecākiem paklausīties, un es domāju, arī neviens vecāks aiz ļauna prāta nesēž un domā, kā es savam bērnam ieriepšu, tā nav. Vecākiem arī resursi ir tik, cik viņi ir, un iespējams šī grūtība ar vienam pašam mēģināt sarunāt, vienam pašam atrast šīs iespējas, tāpēc ir labi, ka ir speciālisti, kas saprot, kā tas ir, un man liekas, mums jāmēģina arī sabiedrība radīt tādu, ka mēs saprotam, ka varbūt mazāk ar pārmetumiem, vairāk ar to sapratni un to vēlmi palīdzēt viens otram, un vecākiem ar šo vēlmi nākt un sadarboties, un nevis prasīt brīnumu līdzekļus, bet prasīt, ko mēs kopā varam izdarīt. Tu ļoti labi pateici, ne to, ka vecākiem arī ir tā viņu resursu kapacitāte, viņi atnāk no darba piekusuši un tagad vēl cīņa, un kā saka, dažreiz dzirdu šo sākās otrā maiņa ar mājas darbiem, vai ne, bet arī bērnam šī ir otrā maiņa, jo šobrīd tā sanāk, kad mēs it kā ļoti kultivējam to, ka darbu uz mājām nevajag nest, bet bērns pabeidz savu darbu skolā, un tad viņš nāk mājās, un viņš atkal turpina šo pašu darbu līdz ar to. Kā tad mēs to darbu uz mājām nenesam? Tad, protams, ir forši, ka ja vismaz mājās ir šī sapratne un iespēja sarunāt, un es arī dažreiz vecākiem pedagogu taisa uzciet, vai ne, es dažreiz arī saku, jūs redzat, ka ir grūtāka diena, vai ne, bērns ir emocionāli, pārguris, vai ne, mums pašiem ir dažreiz tādas dienas, ka vienkārši nevar un viss. Palīdziet viņam, vai ne? Tā kā sevišķi tas ir kaut kāda lasīšana, kas nevadās, tā kā tu iepriekš minēji, es vienu rindkopu, tu vienu rindkopu, vai ne? Galvenais jau, ka tas teksts ir izlasīts un kaut kādu vismaz daļiņu, jo dažreiz sakot, ka jālasa ir stundu, tā pretestība būs 2 stundas, bet palasot tiešām minūti vai 2, un ja bērns nejūtās piespiests, viņš var aizlasīties. To es arī esmu dzirdējis. Teksts tik interesants, ka tu nemaz nejūti. Un vismaz man vienmēr tas ieteikums ir par lasīšanu neteikt lapas puses, bet tiešām likt laiku, lai bērns zina, cik viņam būs, jo, ja vecāki saka, tur 2, 3 vai 5 lapas puses, tad bērni sevišķi ar UDHS galvā, tas būs ārprāt, šis būs visu vakaru, jo nav sajēgas, cik ātrā laikā es šīs 5 varu izlasīt, vai ne, bet mēs sakam, to būs jāpalasa tikai 10 vai 15 minūtes, tad, ok. Jo es arī ietu vizuālus taimerus, šeit gan jāskatās, ka sākotnēji bērns, kuram ir UDHS, ja viņam uzliks taimeri, viņam tas var ļoti novērst uzmanību. Viņam būs 10 reizes jāpaskatās, kas tur ir un cik ir pabīdījies, bet jo mēs regulārāk liksim, viņš zinās, man tā kā tas nav tik daudz tas laiks, es izlasīšu, jo saku, man nestrādā mums tas. Viņš visu laiku skatās uz to pulksteni. Es saku, cik reizes jūs pamēģinājāt? Vienu reizi tas nestrādāja. Jā, un tas droši vien tāpat kā ar sensorajām mantām klasē, protams, tajā brīdī, ka mēs viņam viņas iedosim, viņš gribēs ar visām izspēlēties un viņš viņas nelietos pēc būtības, bet tad, kad tā novitāte būs beigusies vai vizuālajiem taimerim vai sensorajām mantām, viņas tiks pielietotas pēc būtības un, protams, ka nevar atmest metodi, tikai tad, ja viņi ir vienreiz vai divreiz pamēģināta. Noteikti ir jāpaiet kādam laikam. Tā, es tagad skatos jau, kam mēs nepieskārāmies, jo laiks iet uz apsolītais laiks iet uz beigām. Jā, es tev biju arī nosūtījusi pāris jautājumus, ko es gribēju pajautāt, vai audiologopēda atbildība vai tā kā viņa kompetencē ir arī tas, piemēram, mācīt bērnam komunikāciju, kaut kādas tādas sociālās prasmes, jo es redzu, ka bērniem ar UDHS ļoti bieži ir arī šis. Viens ir tas, ka viņi līdz galam izprot pārnestās nozīmes, žestus, tādas lietas. Un jā, arī komunikācijā ar citiem var kaut ko nesaprast, var kaut ko nenokomunicēt. Vai šis arī ir tāds audiologopēda? Varbūt, ja ne tavs, tad varbūt kāds cits šajā specializējas, bet kopumā vai var meklēt kādu audiologopēdu palīdzību, lai bērnam mācītu šīs lietas? Jo komunikācija ir viena no lietām, kas ir ļoti šī lielā nozare, ar kuru mēs strādājam, jo
Es teiktu, ka nav jēgas sākt strādāt ar bērnu, kuram ir UDHS, ja mums nav savstarpēji spēja saprasties. Mums var nebūt, mēs varam izmantot žargonus, mēs varam izmantot dažāda veida izteiksmes līdzekļus. Man nav ar katru jāievēro tas, kā skolā ir jādara, ja man atnāks pusaudzis un ar mani runās, es ļaušu viņam runāt tā, kā viņš ar mani runā, un mēs izmantosim šo ar mazākiem bērniem. Mēs pat izspēlējam tādas tā kā lomu spēles, mēs skatāmies šos attēlus, kur ir komunikācijas, un mēs pārunājam, ko darīt, kā tu darītu konkrētajā situācijā. Jo, ja mums, piemēram, ja mēs domājam par kaut kādiem neverbāliem bērniem, mēs varam strādāt tikai ar šīm neverbālajām komunikācijas spējām. Un arī, ja man bērns ienāks ar cepuri galvā vai kapuci, es par to neapvainošos, es zināšu, ka viņam tas ir svarīgi. Un tās ir tās lietas, tad, kad bērns atnāk pie manis uz nodarbību, es viņam ar savu piemēru mācu, kā komunicēt. Un es viņam arī stāstu, piemēram. Jā, mammai nepatīk, ka tu velc cepuri, bet tu vari viņu atstāt, jo tev viņa patīk un man netraucē. Un tā kā visas šīs lietas, tas notiek paralēli, bet noteikti bērniem, kuriem ir vajadzība, es arī vecākam prasu, es saku, kas jums ir par grūtību, ko jūs gribat. Un bērni ir arī nākuši, kas ir mācījušies, piemēram, ja viņiem ir gan UDHS, gan autiskā spektra traucējumi, piemēram, kā veidot draugus. Un mamma saka, viņi draudzēties, piemēram, ar visiem, bet viņi nesaprot, ka ne visi draudzēsies atpakaļ. Un tad mēs runājam par to, kas izpildams situācijas. Es viņai saku, kur lācīts nāk, viņš iesit šitam, kāpēc lācīts taču gribēja draudzēties. Un tādas kaut kādas veidas, atbilstoši katram vecumam, mēs izspēlējam, un es prasu, un tad mēs šīs lomas tā kā iedzīvinam, lai bērnam tas tā kā palīdzētu pēc tam turpmāk. Tā kā, jā, mēs ar to varam strādāt. Protams, atkal nevajag baidīties arī speciālistam teikt, mēs gribētu, lai jūs ar šo pastrādātu. Viņa speciālists saka, nestrādāju, bet pamēģināšu arī ļoti labi. Jo dažreiz arī mums atnāk pirmo reizi kāds bērns, ar kuru mēs neesam strādājuši varbūt ar šādu lietu, bet mēs esam gatavi mēģināt. Un varbūt kāds teiks, es ar šo nestrādāju, meklējiet kādu, kas ar to strādā. Jo tu arī minēji, vai ne, par to draudzēšanos, un es redzu, ka ļoti bieži, ja vēl pirmsskolā kaut kā, tad skolā ļoti bieži bērniem ar UDHS, kaut kā neveidojās tās draudzības tieši tā iemesla dēļ, ka viņi nelīdz galam māk tā kā, vai ne, veidot šīs draudzības, un katrs viņiem ir draugs, katrs, ko viņi satiek, viņi ir draugs, viņi dažreiz vārdu neatcerās, bet tas jau ir mans draugs. Bet jā, tas ir, un tad iespējams, ka vecākam nav šo zināšanu, kā tad bērnam, vai viņi tāds, hei, normāli, ej parunā, ej tur kaut ko pasaka. Viņam jāpasaka, mēs citreiz pārunājam ar bērniem tēmas. Es saku, par ko tu varētu pajautāt, piemēram, par ko tu varētu izstāstīt? Es saku, aizej, piemēram, uz skolu, mēs noskatīsimies, nezinu, kaut vai mēs noskatāmies traileri kaut kādai jaunai filmai, kas, piemēram, viņam patīk, vai kāds mēs runās, ka noskatāmies, aizej, piemēram, klasē paprasi, vai kāds ir redzējis to filmu, vai kāds ir redzējis traileri. Mēs iedodam tēmas, un es tādā veidā arī mācu, piemēram, bērnam, lai viņš man izstāsta, piemēram, kur viņš ir bijis, vai vecāki saka, mēs tur bijām, tur. Es saku, forši, klasē tu vari pajautāt, piemēram, tur tam, ar ko tu gribi draudzēties, varbūt viņam arī interesē. Vai es citreiz viņam saku, tu esi pamanījis, ka viņam tur, nezinu, ir kaut vai pie somas kaut kāds fidget spinners, tev viņš patīk. Aizēj pajautā, piemēram, kur tu dabūji, piemēram, ko ar viņu var darīt, un tā kā bērnam ir jāmāca, kā to darīt. Līdzīgi, varbūt šiem bērniem ar UDHS viņam nav šī autiskā spektra traucējumi, bet tur ir šīs mazās nianses par šīm draudzībām, par šīm veidošanām, ka viņi ar to savu lielo sirdi un vēlmi draudzēties, iepazīties, darīt. Viņiem tas filtrs mazliet nav, kas viņiem var viņus sāpināt, jo man arī viens puisīts bija, kurš mamma saka, viņš visu aiziet un izstāsta klasē, un par viņu tāpēc smējās. Un tad jau var teikt, piemēram, nestāst, bet viņš cilvēks, viņš grib draudzēties, un viņš citu veidu nemākā stāstīt to, kas viņam notiek, un tad mums vienkārši ir viņam jādod šī iespēja draudzēties.
Šo es īstenībā dzirdu arī no pieaugušiem ar UDHS, ka viens ir, viņš grib stāstīt, otrs ir, ka mazam bērnam, protams, vispār ir grūtāk saprast, varbūt, kāpēc ir kaut kādas lietas, ko nedrīkst stāstīt, bet ka arī pieaugušie ar UDHS, viņi dēļ savas impulsivitātes tajā brīdī, ka viņš ir sācis runāt, un to es dzirdu tiešām no pieaugušiem, kur saka, man dažreiz negribās iet runāt ar citiem, jo man ir bail, ka es atkal pastāstīšu par saviem lietas, kuras es nemaz negribu stāstīt, ka tu tajā sajūsmā, ka tu sāc stāstīt, tev tas filtrs atslēdzās un tu, kā saka, izstāsti visus ģimenes noslēpumus vai ne pirmajiem pretīm nācējiem, ko tu ballītē esi sastaps. Es pieļauju, ka bērniem ir līdzīgi, bet viņiem vēl vispār nav izpratnes par to, kāpēc es varbūt nevaru stāstīt kaut kādas lietas, jā, un par šo, ka viņi dažreiz ir... Es tagad domāju, ka varbūt tieši UDHS biedrībai šis varētu būt jautājums, ko viņi var izskatīt par šīm socializācijas grupām. Jo varbūt ir kāds speciālists, kas ir ar mieru, kas ir spējīgs vadīt šīs socializācijas grupas tieši bērniem ar UDHS, kur mums arī ir konkrēti bērns apgūst prasmes, reāli pielietot viņas, kā ir, ka es komunicēju ar citu, un mēs esam vienā vietā, mums ir savs mērķis, bet mums ir kāds, kurš tādā nesaspīlētā gaisotnē mums ievirza to ko man... Grupā ir arī iespēja, vai ne tās jaunās prasmes arī nevis tikai ar speciālistu kabinetā, bet reāli ar bērniem. Jā, kā saka, UDHS biedrība šobrīd ir tikai tādā sākuma posmā, līdz ar to mēs apzinām savus resursus, bet nākotnē, protams, cerams, mums ir dažādas atbalsta grupas vecākiem, un šī arī noteikti ir viena no svarīgām lietām, mācīt prasmes, jo būtībā jau vairāk arī ar tevīm runājot, jo vairāk es šajā lienu iekšā un runāju par bērnu grūtībām, jo es vairāk saprotu, ka šis viss tāpatām vienmēr atdurās pret prasmēm. Vai ne tās grūtības ir, tāpēc, ka nav prasmju. Gan lasīšanas grūtības, gan rakstīšanas grūtības, gan socializēšanās grūtības. Tas viss tikai vecākam parāda, kur vēl ir jāpiestrādā, vai ne? Nav, mēs varam pieprasīt, ka bērnam šis ir, bet nav. Šobrīd nav, mums ir jādomā, kā šo robu aizpildīt, kā tad viņam tās prasmes dot, nevis sēdēt un gaidīt. Gan jau kaut kādā brīdī pats iemācīsies. Varbūt, bet varbūt neiemācīsies. Ne? Jo par šo socializēšanos es redzu līdz sevišķi pusauģu vecumā. Ja tu līdz tam pusauģu vecumam neesi tos kaut kādus draugus atradis, tad pusauģu vecumā tas ir ļoti, ļoti grūti, un tad tu paliec viens, un tad ir pusauģu resursu centrs, vai ne, kas ir pilns ar pusauģiem, kuri ir noslēpušies savā kapucē, jo viņi negrib tikt pamanīti, un tās ir atkal citas problēmas. Man droši vien palika vēl kaut kādi jautājumi, ko es labprāt gribētu uzdot, bet pusotra stunda ir pagājusi, un man liekas, ka bija ļoti, ļoti vērtīga saruna. Es katrā gadījumā ļoti daudz ko uzzināju, un kaut kādā brīdī, kad man sanāks laiks, es par visām sarunām mēģināšu uztaisīt tādu mazo apkopojumu ar highlightiem, kāpēc šo video patiešām vajadzētu noklausīties, un mūsu sarunas laikā man patiešām lapas pusi no abām pusēm pierakstījis ar visu kaut ko, kas ir interesants, kur vēl jāpameklē informācija, ko ir svarīgi nodot vecākiem kādu informāciju, bet jā, man ir prieks, ka tu tik daudz izstāstīji, un es ceru, ka arī daudzi vecāki saklausīja varbūt vēl daudzas lietas, dēļ kurām varbūt vēl var griezties pie audiologopēda, jo es pieļauju, ka lielai daļai tas varbūt tiešām asociējās vairāk ar izrunu vai ne, ar skaņām, ar lasīšanu un tā, bet kur mēs jau aizgājām pat līdz socializēšanās un tādām lietām, tā kā jāizmanto tie audiologopēdi. Tu varbūt vari vēl nedaudz ieskicēt par to, cik jūsu daudz īstenībā ir, jo ergoterapeiti teica, ka viņi ir apmēram certificēti 200, fizioterapeiti ir vairāk, kā ir ar audiologopēdiem, vai jūs noklājat to Latvijas karti? Nē, mēs nenoklājam Latvijas karti, jo tie dati man ir noteikti arī novecojuši, gan jau tagad ir vairāk, bet pabeiguši mēs esam vairāk, bet strādā arī vidēji ap 200 certificētu speciālistu. Un, man liekas, reģionos mēs tāpat esam
Mūsu trūkums ir, bet mūsu trūkums ir visur, ne tikai reģionos. Un tāpēc arī, man liekas, šīs sarunas ir svarīgas. Un ir varbūt vecāks, kurš var pats kaut ko izdarīt. Un arī svarīgi izmantot šos logopēdus, kuriem ir interese, kuri grib darīt, kuri meklē un mācās. Un ja jums ir superīgs logopēds un jūs saprotat, ka jums neiet tā socializācija, pajautāji, Klau, vai tu nevari arī rekur paskatīties, jo jūs taču tāpat runājat, jūs mācāties, jūs veidojat šos dialogus. Tā kā izmantot tos resursiņus, kas ir, jo, diemžēl, mūsu ir mazāk nekā vajag, bet jauni speciālisti katru gadu rodās, bet arī bērni mums rodās katru gadu. Un tā vajag. Mums aug. Paldies Dievam, mēs arī apzināmies ar vien vairāk, vai ne, jo no vienas puses jau var teikt, ka šādu bērnu paliek vairāk, bet es tiešām saprotu, ka mēs vienkārši, protams, ņemot vairāk arī disleksiju, piemēram, vai ne, arī ir ģenētiski diezgan procentuāli noteikti, man liekas, arī kaut kas ap 60% UDHS gadījumā vēl vairāk, protams, ka šo rēķinot ir jāsaprot, ka kaut kāda ģeometriska progresija notiek arī tur, vai ne, ja satiekās 2 UDHS vecāki, vai 1 UDHS un 1 ar disleksiju, un viņiem piedzimst 4 bērni, tad, protams, ka kaut kā arī procentuāli tas notiek, bet gribētu teikt, ka mēs daudz labāk arī viņus atpazīstam, protams, vajadzība pēc šādiem speciālistiem tikai pieaug, un man ir prieks, kad ir šādi foršie speciālisti, un tāpēc arī šīs sarunas tapa viens no mērķiem ir vai neizgaismot tos foršos speciālistus, kas saprot, kas interesējās nevis tikai, piemēram, logopēdijā, bet es zinu, ka tu arī saproti, vai ne, un daudz lasi arī par UDHS, tas nozīmē, ka pie tevīm atnāk bērns ar UDHS, tad tu jau ņem kaut kādas lietas vēl papildus vērā, ka tev kaut kas būs jāadaptē kaut kādā metodē, lai tas progress būtu vērojams, un tas ir ļoti forši. Jā, un cerams, ka nākotnē tiešām, kā tu saki, jaunie censoņi, studenti sapratīs šo iztrūkumu mūsu valstī un pameklēs vairāk šīs metodes, šos kaut kādus skrīningu un diagnostikas lietas, lai mums pārējiem arī paliktu vieglāk izprast šos bērnus un viņu grūtības. Tā, paldies, Anita, lai tev vēl forša piekdiena un gaiši nosvinēt šie valsts svētki. Paldies, ka uzaicināji. Man prieks, ka ir kāds, kas saprot, par ko es runāju, un ka ir vēl kāds, kuram interesē. Paldies. Un es ticu, ka mūsu ceļi noteikti kaut kā vēl krustosies vienā vai otrā virzienā, un es tev noteikti ierakstu savā speciālistu blociņā, ko ieteikt vecākiem. Noteikti vēl tiekamies, un paldies. Tā!